Jauns interjers, plašāki veikali, modei un tev vēl vairāk vietas, atpūtas pitstopi, svaigums un silta gaisma, mūsdienīgums visapkārt. Lai ceļš tevi ved uz jauno Spici. Man sauc Laura Saulīte, un šis ir kanāls Generation Famous, kas top sadarbībā ar lielisko tirdzniecības centru Spice. Liels paldies epizodes atbalstītājiem zīmolam Laima, zīmolam Dav un zīmolam Villeroy & Boch. Pie mums šodien ciemos ir Sofija Kralova. Pirmkārt, es tev gribēju pateikt milzīgi paldies, ka tu atradi savā īsajā viesošanās laikā Latvijā laiku, lai atnāktu pie manis. Man tā ir īpaša bauda vienmēr notvert kādu, kurš ikdienā nedzīvo mūsu platumgrādos, un tad notvert viņu uz sarunu un nedaudz pavilkt to viņa dzīvi, to jauno esošo dzīvi un uzzināt nedaudz vairāk. Tu pati rakstīji savos sociālajos tīklos no fotogrāfas un kasieres, kas pelnīja, es izreiķināju, 2,70 € stundā līdz graznai dzīvei Dubajā un savam smaržu zīmolam. Mazliet izklausās pēc pelnrušķītas stāsta. Nu kā, labi, es tur nedaudz, teiksim, tā aprakstīju, lai bišku triggerus noķert, man patīk to darīt, bet tā ir tiešām patiesība, jo tad, kad es atbraucu ar mammu uz Spici, man tādi flashbacki, man tāds paga, bet es te tiešām strādāju, un tā kā es tiešām bija tāds veikals paviljons ar latviešu dizaineriem, un man ļoti patika, es vispār pabeidzu RDMV uz fashion design, un viss, kas bija saistīts ar latviešu dizaineriem un ar dizainu, ar modi, man tas viss ļoti patika, un tad man bija ļoti liels prieks strādāt Ziemassvētku tirdziņos, man liekas, man bija 16 vai 17 gadi. Tu pat nebija pilngadīga? Tas varbūt, varbūt tur 18, es neatceros, kā tur pareizi bija, bet... Latvijas likumdošanai viņa bija pilngadīga. Jā, iespējams, jā. Es vienkārši atceros, bet vispār pareizi, jo es atcerējos vienu lietiņu, kas, es strādāju tur, un tad es strādāju Dominā paviljonā, un sanāk pa ceļam es biju fotogrāfs no kaut kur vispār 13, 14 gadiem es biju fotogrāfs. Tur man bija 50 € aptuveni pa fotosesiju, sanāk 50 € stundā, bet tur vēl apstrāde, kamēr tu nonāc līdz tai vietai, tad tāpat tur sanāca mazāk par 50, ja mēs šo izrēķinam, bet šādi bija, tas sākums. Un tu arī nedaudz strādāji, bet darbojies arī kā influencers. Es atradu, ka vēl ir pieejami daži video, kur tu sadarbojies ar draugas zīmolu. Jā. Sanāk, mana visa dzīve bija ap modi. Es mācījos no 16 līdz 20 gadiem par fashion designeri, un es no 12 gadiem, vispār tas ļoti, ļoti īpašs stāsts, jo 12 gados es noskatījos filmu The Secret par manifestāciju, un mēs ar draudzeni sākām domāt, ka mēs tā sapņojam tikt uz Rīgas modes nedēļu. Tas bija vienkārši mūsu sapnis, un mēs runājam par to virtuvē, un domājam, varbūt kaut kā, jo es esmu maza meitenīte no Ogres, 30 000 iedzīvotāji, man nav ne Instagrama, nekā, man bija Draugiem LV, bija vēl sociālais tīkls Draugiem LV, mēs fočējamies katru nedēļu, mēs likām mūsu bildes ārā. Un tas bija tas, ko mēs darījām no sirds. Kamēr visi pārējie pusauģi tur kaut ko ņēmās ar cigaretēm un alkoholu, mēs vienkārši fočējāmies un konstanti likām. Mēs pat nezinājām priekš kam. Un tad vienā dienā, sanāk pēc 2 dienām, kad mēs to pateicām skaļi, viens fotogrāfs ielika, fórumā, ka viņam ir viens brīvs ielūgums. Un man bija tāds, labi, būs, nebūs, es viņam uzrakstīšu. Un viņš atbildēja, ka jā, es izvēlos jūs, jo es skatījos jūsu bildes, kuras jūs liekat, un man patīk, ka jūs tādas, kas cenšas. Un
Un mums vienkārši, tu nevar iedomāties tās sajūtas, kad mēs ar autobusu braucām uz Ogres centru, no Ogres centra ar vilcienu uz Rīgu, tad ar kājām pa lietu uz mākslas telpu. Mēs atnācām uz to modes nedēļu un visu, un man dzīve bija tāds, tā kā wow, Natālijas Jansons vai Daces bija Bahmanas pirmā modes skate. Un es vienkārši stāvu, un es tā kā nonācu tajā atmosfērā, par ko es visu laiku sapņoju. Un sapratu, ka es gribu kļūt par cilvēku, kuru aicina uz pasākumiem. Un es jau 13 gados sāku domāt, ko es varu darīt. TV zvaigznē es nevaru būt, man ir 13 gadi, tur, nezinu, dizaineris es nevaru būt, esmu par jaunu. Tad man tāds blogere, ok, es būšu blogere, un tad bija tikai tur Alīna Keller, varbūt Maija, pāris cilvēki. Es gāju ēnot Alīnu, es gāju intervēt Maiju, es gāju strādāt pie Denisa vienkārši par palīgu, es pakoju tos maisiņus, kuri tā kā blogeri saņem kā PR paciņas. Es vienkārši biju tajā mazajā istabā un pakoju tos maisiņus, bet es biju laimīgākais cilvēks pasaulē, jo es vienkārši nonācu tur. Es nonācu tajā Polhem vidē, un es apbrīnoju savu to drosmi rakstīt visiem, ko es tikai zinu, un jautāt intervijas. Un mana pirmā intervija bija ar Evu Bērziņu, kas kļuva vienu mirkli par super top modeli, un viņa gāja manā Ginsbuda grupā. Un man vienkārši tāds perfekti. Un pirmā intervija ar modeli, pēc tam intervija bija man ar vēl pāris dizaineriem. Un šitā es caur šīm intervijām, caur savu izpausmi, meitene no Ogres, sāku saņemt tos laikus no Denisa, no Jaroslava, un man bija tāds, wow, tā kā, kas notiek? Un tā mans blogs sāka augt. Man bija mājaslapa, tāda legit mājaslapa, Facebook grupa, Instagrams jau tad sāka parādīties. Un sanāk, es audzēju, un tad 16, 17 gados sāku jau saņemt pirmos uzaicinājumus uz KOS veikalu, uz Polhem PR, visiem tiem Tommy Hilfiger eveningiem. Un šitā man viss, teiksim, aizgāja, kas saistīts ar fočēšanu, ar blogošanu un ar šādu te vidi. Tā kā tāds mans sākums bija. Klausoties tevī, tikai apstiprinās, ja tu kaut ko ļoti, ļoti šajā dzīvē vēlies un virzi savu enerģiju pareizajā virzienā, tad viss ir iespējams. Un man patīk, ka neskatoties to, cik daudz tavu dzīve ir šobrīd atrauta no tās realitātes, kurā tu biji un kurā tu sapņoji nokļūt, ar kādu prieku un patiesu entuziasmu tu to stāsti un atceries. Un ir patīkami, ka tu vēl aizvien atceries tās sajūtas un ka tev tas vēl aizvien šķiet tāds svarīgs notikums savā dzīvē. Tas bija ļoti svarīgi, jo iedomājies, es noskatos filmu, es jau no bērnības jūtu, kā strādā vārdu spēks. Es varēju burtiski labot savus vecākus, lai viņi nerunā šādi, kā negatīvu afirmāciju kaut kur. Es to pamanīju uzreiz, man bija tāds vajag savādāk teikt, vajag šitā virzīt. No kurienes man tās zināšanas, es tikai tagad saprotu, ka no augšas tiešām, kad man tas bija vienkārši dots no bērnības. Un es to vienā mirklī sāku virzīt, kad es noskatījos to filmu. Man vienkārši tā kā apstiprinājās, ka es neesmu kaut kāda trakā meitenīte, tur 10 gadi kaut ko sev izdomāju. Bet reāli es sapratu, ka makes sense. Priekš manis viss tika skaidrs. Man vajadzēja tikai noskatīties to filmu, es visu sapratu. Un es sāku virzīt tiešām, tā kā es visu rakstīju, visus golus, visu, ko es gribēju. Man bija ļoti daudz sagadīšanās. Es sapņoju nokļūt, piemēram, L'Officiel žurnālā. Tad es tiekos ar vienu blogeri, es viņu fočēju. Un tieši viņas bildes, tieši šīs bildes, ko es fočēju, nokļūst žurnālā L'Officiel, tieši L'Officiel. Un tieši mans vārds ir zem tīm. Un man tāds, tā kā man tas šķiet ļoti svarīgs posms, jo zinot, daudzi cilvēki tagad skatās, piemēram, manu dzīvi šobrīd, un viņi, piemēram, atcerās, kur es biju fotogrāfs, un viņiem liekas, ak, Dievs, milzīgs gaps. Bet es atceros mirkli, kur es biju fotogrāfs un kur es biju blogeris, un es atceros, kur man bija 12, kad man nebija tā kā nekā, un es biju vienkārši parasta meitenīte, vienīgā, kas no savas klases, no Ogres, brauca vispār uz Rīga Fashion Week. Un es atceros, cik man šis gaps likās, wow! Es vienā mirklī varēju tur sveicināties ar Leldi Lietuvieti, tur man likās, tā kā wow, kā es to visu saliku pati.
ar domu spēku, ar respektīvi darbībām, jo es šobrīd pati abrīnoju savu to drosmi vienkārši ņemt, rakstīt tiem cilvēkiem ņemt un tur fočēt. Pēc tam vienā mirklī es fočēju visiem praktiski dizaineriem, lookbookus, kaut kā es tā sapazinājos ar visiem, kas man arī kā cilvēki interesēja, un es vienmēr biju tas cilvēks, ka man gribējās uzzināt, kā jūs nonācāt tur, kā jūs līdz tam tikāt, kas man ir jādara, kā tas viss notiek. Jo es zināju, ka ātrākais ceļš līdz izaugsmai ir, kad tu pārņem cilvēku pieredzi un ka tu vienkārši sanāk no viņu pieredzes kaut ko paņem sev savam ceļam un tu to uzreiz integrē. Tā kā jā, man tas ir tiešām tāds ļoti liels, huge pierādījums. Pirmkārt, kā tas viss strādā enerģētiski, un otrkārt, kā es to varu visu realizēt, kas man ir svarīgs. Un man viss ir svarīgs ap modi. Tajā mirklī tāpēc biju fashion photographer. Viss, kas bija ap to, es visu to darīju. Mēs noteikti vēl parunāsim tiem, kuriem ir interesants, ticu, ka daudziem ir interesanti par šo manifestēšanu un par tiem dažādiem mehānismiem, kurus iespējams arī tu izmanto un kas tev strādā, jo ir dažādas tās pieejas, ka tev ir jāraksta tagadnes formā, un tu nedrīksti rakstīt tur vēlējumu formā, un es gribēšu noteikti uzzināt arī tavu pieredzi. Bet ja mēs runājam par varbūt manifestēšanu, kā un kur un kā vispār, kā tavā dzīvē ienāca tavs vīrs? Kā ienāca mans vīrs? Sanāk, es neatceros, cik precīzi man bija gadi, bet es atceros to posmu, kad es biju ļoti, ļoti veiksmīga savās lietās. Es, man liekas, biju aicināta uz visiem tiem krūtākiem pasākumiem, kas ir iespējams Latvijā. Un es vienkārši ļoti, ļoti, ļoti labi par sevi jutos. Kā sieviete, tā kā meitene, tāda droši vien jaunāka meitene, ne sieviete gluži tā. Un sanāk, teiksim, ja es runāju no šīs valodas, ko es izmantoju tagad, es biju ļoti augstās frekvencēs. Man viss patika, kur es mācos, ko es daru, kā man viss izdodas. Un es ļoti, ļoti tajā mirklī jutos pārliecināta par sevi. Un tad es sarakstīju portretu, savu ideālā partnera portretu. Jo, bija, tad, kad tu esi jaunāks, tas, teiksim, mans vīrs nav mans pirmais vīrietis, bet man bija pāris attiecības nenopietnas, tādas neilgas, un man bija tāds, tas viss bet es gribu, lai ir perfekti. Es gribu, lai ir tieši tā, kā es gribu. Un es sāku sev jautāt, kas priekš manis ir ideāli, kas priekš manis ir perfekti, ko es vispār gribu redzēt. Jo, piemēram, es tur vienreiz tikos, protams, ar laba līmeņa vīrieti, bet pilnīgi tā kā nebija no viņa puses uzmanības pietiekami vai kādas vīrišķās, pazīmes. Man tāds, nedara. Un tad, kas ir tas ideālais? Es uzrakstīju, un kaut kur pēc mēneša, 2, diezgan ātri, jo es uzrakstīju, un godīgi sakot, man bija tāds, labi, šo te perfekto variantu mēs atliksim uz pāris gadiem, jo droši vien tas vispār nepastāv šāds cilvēks. Un tad es vienkārši turpināju dzīvot, turpināju darīt to, kas mani ļoti iedvesmo, un pēc 2 mēnešiem kaut kur mēs iepazināmies. Izklausās jau ļoti tiešām kā pelnrašķītē, atnāca princis un viss bija tā, kā tu esi ievēlējusies, bet tāpat jau dzīve, ievieš savas korekcijas un noteikti viss nav kā pasakā. Jā, svarīgi ir pareizi attiekties. Un mani, teiksim, attiecības ar manu vīru iemācīja tam, ka viss ir atkarīgs no tā, ka tu, teiksim, tagad iedziļināšos attiecībās, ļoti daudzi cilvēki pierada skatīties uz problēmu no savas perspektīvas. Es jūtos šādi, viņš ir ēzelis, ārprāts, mums notiek drāma. Un tur, konflikti un kaut kas iet, piemēram, slikti. Un tad viens skatās no šīs perspektīvas un otrs skatās no šīs perspektīvas. Bet es savās attiecībās iemācījos arī tas kaut kā man atnāca vienkārši pašai, ka, ja notiek šis konflikts vai kaut kāda situācija, vajag attiet
maliņā un paskatīties no trešās personas. Kāpēc pirmkārt es piesaistīju šo situāciju? Kāpēc, piemēram, varbūt, nezinu, viņam notika kaut kas tāds? Un nevis mēs esam, teiksim, abi divi tā kā strīdamies, bet mēs cenšamies atrisināt šo problēmu, bet ar kopīgiem spēkiem. Un es pieradu vispār uztvert pasauli, ka, teiksim, es pati esmu kā cēlonis tam, kas notiek manā dzīvē. Un, piemēram, ja tagad kaut kas tāds notiek, kur man vajag izaugt, uz ko man vajag paskatīties, kur mani, teiksim, vai vecās programmas, vai bailes, vai kaut kur disbalans vīrišķās un sievišķās enerģijas, bet nekad nav tā, ka es pataisno vainoju, piemēram, cilvēku. Un tad šitas moments palīdz pilnīgi savādāk, šos te, teiksim, ir periodi attiecībās, jā, augstāk, zemāk, vai tur labāk, sliktāk. Bet tos, teiksim, sliktos periodus ir daudz vieglāk apiet un, teiksim, pastrādāt pie sevis, tad, kad tu saproti visas šīs enerģētiskās lietas un vispār ej dziļāk pie savas, teiksim, dvēseles. Tu saproti, ka viss nenotiek tāpat vien. Un tad, kad es sākumā pati ar sevi pastrādāju, tad pēc tam arī pēc pāris dienām konflikts, viņš, teiksim, jau dabiski iet uz citu pusi. Un līdz ar to, protams, nav tā, ka tu katru dienu dzīvo ideāli. Tas nevar būt, jo, ja, teiksim, mēs viens otru kaut kur netrigerētu, mēs vienkārši arī, teiksim, neizaugtu šī tik spēcīgi un šī tik augsti. Es ļoti izaugu senāk tieši attiecībās savā pašpārliecībā, jā, vai kaut vai sievišķā, vīrišķā enerģija. Man iepriekš vispār nebija skaidrs un, teiksim, es biju nulle šajā jautājumā. To es arī ļoti, ļoti attīstīju un visi tie, teiksim, sliktie posmi, viņi tevi vienkārši ved uz kaut ko vēl labāku. Tu esi teikusi, pateicoties manam cheat code, jā. Es nevarēju iztulkot tāds krāpnieciskais, atslēdziņa. Krāpnieciskā atslēdziņa neskan pareizi varbūt, bet es domāju, ka auditorija uztvēr domu. Es jau 25 gados dzīvoju kā viens pasaules iedzīvotājs. Kas tā ir par atslēdziņu? Kas tā ir par atslēdziņu? Jā, iedod mums arī šo atslēdziņu. Ok, labi. Tad, teiksim, tie, kas man seko, viņi zina, ka es šo atslēdziņu iepakoju kursā. Un, protams, man tieši dziļāk, kā to pielietot, kā to izprast, man ir 10 stundu, 8 stundu materiāls, bet... protams, es tā neprasīšu, lai tu tagad atklāji visus savus trumpjus, bet aptuveni, kas ir tas, kas tev palīdz no sapņu pilīm, ko tu esi uzbūvējis savā galvā, iegūt šo taustāmo rezultātu? Te sākās, laikam, droši vien, es nesen analizēju, jo es, teiksim, bija tāda schēma, bija tāda situācija, kad es braucu mašīnā, es braucu uz Rīgu, sanāk no Ogres, jo es tagad paliku pāris dienas pie vecāku mājām. Un liela lietus bija augsti no rīta, un es braucu agri no rīta atvest brāli tur uz skolu. Un es vienkārši sēžu, un es saprotu, ka tāds tā kā time travel, ka izskatās pēc 8 gadiem atpakaļ, kad es biju arī dzīvojusi Ogrē, braukusi uz studijām. Man bija 18 un arī mašīna, lietus, tu dzīvo Latvijā, un tu tur mācies, tu esi students, un tu uztraucies, vai tu dabūsi tagad to fotoradaru vai nē, jo lieki 30 eiro vispār nav pa ceļam. Un es atcerējos to momentu, un tad es sāku domāt, kur notikās tas milzīgākais change. Un tad es sapratu, ka vienkārši tas, ka es pieņēmu, ka ir šī manifestācija, ir šī enerģija, ir šī neredzamā pasaule. Un, teiksim, nav viss atkarīgs no fiziskām darbībām, bet ir tiešām sākotnēji viss atkarīgs no tavām domām, no tavas enerģijas un no tavas frekvences. Un tad, kad es to sāku izmantot, tad viss sāka mainīties. Un tad es sāku līst dziļāk, es sāku mācīties izprast, kā tas dziļāk strādā, neskatoties uz to, ka es jau intuitīvi to visu sapratu un to visu zināju, man tās zināšanas tika iedotas.
Bet nu, es tāpat, man bija interesanti tā kā pastrādāt dziļāk un paskatīties dziļāk. Bet ļoti daudzi cilvēki, viņi vienkārši, teiksim, neuztver un uzskata, ka tas ir kaut kas jocīgs, kaut kas nepareizs, kaut kas ļoti tāls, kaut kas mistisks, kaut kas tu tur esi, nezinu, viedzima, maģiska, tur ārprāts. Man tāds, nē, labi, tā kā, ja jūs tā uzskatāt, paliekat tur, kur jūs paliekat dzīvē. Tas nemaksā neko paskatīties tajā virzienā. Tas, piemēram, nezinu, ir cilvēki, kas ņem kredītus, ir cilvēki, kas riskē ar visu, kas viņiem ir, bet tas vispār nekas nav. Tev no tā, ka tu sāksi par to interesēties vai sāksi strādāt ar sevi tieši šajā virzienā, tu neko nevari pazaudēt. Tas ir pirmais. Un otrais vienkārši, teiksim, ja vienam cilvēkam izdodas, un ja tev vēl nē, tad ir jāpaklausās, pēc kā dzīvo viņš, kā domā viņš, vai kādi ir tie koncepti, kas strādā priekš tā cilvēku. Un man strādā manifestācija, man strādā enerģija, un tad tas viss sāk piepildīties. Un arī, protams, tad, kad es attiecību dinamikā pieņēmu sievišķo vietu un sievišķo enerģiju, jo sākumā man bija ļoti grūti to izdarīt, un neskatoties uz visu to enerģiju, manifestāciju un tā tālāk, es ļoti centos to visu kaut kā pati, tur nopelnīt, pati to izdarīt, kontrolēt. Pārāk kaut kā tā tensions bija iekšā, un vīrišķās enerģijas bija vairāk. Un tad viss izmainījās, kad es iegāju savā sievišķajā lomā, un tad arī vīram daudz labāk viss aizgāja. 1836. gadā apvienojās divi keramikas ražotāji – luksemburgietis François Bochs un francūzis Nicolas Villeroys, apvienojot arī abu pušu stiprās iezīmes – radošu talantu, uzņēmējdarbības garu, novatorisku spēku un ražošanas jaudu. 19. gadsimtā Villeroy un Boch uzsāk vērienīgu vannu, izlietņu un toaletes podu ražošanu, izstrādājot pilnīgi jaunu vannas istabas koncepciju, kas definē vannas istabu kā dzīves telpu un vietu labsajūtai. Villeroy un Boch spēja apvienot tradicionālos un modernos elementus harmoniskā interjerā. Kopš uzņēmuma dibināšanas Villeroy un Boch ir kļuvusi par vienu no pasaulē vadošajiem keramikas ražotājiem un dzīves stila zīmoliem. Es nevaru teikt, ka es esmu liels manifestētājs, man laikam nav pareizie ieroči, man tas īsti līdz galam nestrādā, es varu rakstīt visu, ko es vēlos, nevaru teikt, ka tas līdz galam piepildās, bet es ticu, ka ir iespējama šī manifestēšana, un arī daudz sāla līmeņu slavenības, nezinu, tur Jennifer Aniston un Jims Kerijs ir teikuši, ka viņiem tas strādā, cim redzot, viņiem ir tie pareizie kodi un tās pareizās atslēdziņas. Bet, ja tev jāskatās uz savu dzīvi, tu teiktu, ka tu to esi sev uzmanifestējusi, vai tomēr tam visam apakšā ir bijis liels darbs, kā tu stāstīji, tu klauvējies pie visām durvīm, vai arī tas posms, tas, kur tu esi šobrīd, iedegās telefons skaisti, romantiski bildi parādījās ekrānā, runājot par princi. Vai tas ir manifestēšanas vai tomēr darba rezultāts? Vai kāda ir tā attiecība, lai būtu tā uzvarošā formula? Jo es ticu, ka vienkārši sēžot un līmējot skaistas bildītes no Maldīvu salām un Rolex pulksteņiem, tas nekļūst par realitāti. Tāds interesants jautājums. Jo ir manifestātori, ir cilvēki, kuri tiešām vienkārši, viņiem pietiek tiešām novirzīt domas, un es pat esmu dzirdējusi pat vēl maģiskākus storijus nekā man pašai. Man tāds, labi, tā kā man jāpastrādā vēl pie doma spēka un pie enerģijas aktivizēšanas. Un, teiksim, kā strādā manā realitātē, kā tas notiek. Ļoti svarīgi ir saprast savu fokusu. Ļoti svarīgi ir saprast, uz ko tu ej. Un kā tu pateici, piemēram, Maldīvu salas. Kādam tas ir šobrīd kā norma, kādam tas ir kaut kas super tālu, bet mēs vismaz zinām to līmeni, uz ko mēs gribam iet, ko mēs gribam savā dzīvē piesaistīt. Un
tas vienkārši ļoti palīdz arī mūsu prātam un mūsu visam nofokusēties, teiksim, tādā neredzamā enerģētiskā laukā uz šo te tieši konkrēti vēlmi. Piemēram, tu šobrīd sēdi šeit, tu klausies manī, bet tu kaut kur fonā tu dzirdi skaņas, bet tu viņas nedzirdi tik spēcīgi, kā mani. Vai tad, kad tu esi, nezinu, ārā, tavs fokus, ja tev patīk kaut kādi, tas ir super, tāds populārs piemērs ar sarkano mašīnu. Ja tev patīk sarkana Mazda, tad tu redzēsi visur sarkano Mazdu. Un tā strādā mūsu fokus. Ir mums tāds viena sistēma, kas ir kā GPS. Un tāpēc, piemēram, tās pašas vēlmju kārtas vai vēlmes, viņas tā kā sākotnēji nostrādā tādā ziņā, ka viss, kas ir liekas, ja tur, nezinu, tevi interesē, piemēram, mode, tev nebūs tiktu kā miljons video par medicīnu vai kaut kas tāds. Tas būs algoritms. Bet arī labs piemērs, kad arī dzīvē strādā šāds algoritms. Iekšējais mūsu algoritms. Un tas ir tāds pirmais steps, ka mēs zinām, uz ko tas iet. Un tad, protams, pēc tam ir jāskatās dziļāk. Ja nesanāk, ja tur, piemēram, ļoti grūti kaut kas iet, tad ir jāskatās dziļāk. Varbūt ir zemapziņā kaut kādas bailes. Tas ir ļoti milzīgs faktors. Vai tev ir, piemēram, limitācijas, ka tieši tu to nevari, vai tas ir uber grūti, vai tas ir kaut kas, tas ir privāti vai kaut kā caur kursiem vai kaut kā caur terapijām jāstrādā, lai jāsaprot, kas ir tālāk. Un pēc tam, protams, tu vienkārši zinot to, uz ko tu ej un ko tev gribās, tu nekad nedarīsi fiziskās lietas, kas neatbilst tam. Piemēram, ja tu sapņo kļūt par dziedātāju un zvaigzni, un tu tici, ka tas tev ir iespējams, un tev aptuveni visas limitācijas bailes ir, teiksim, apstrādātas, tu neiesi strādāt par, teiksim, kasieri, piemēram, jo tas ir pilnīgs nealignments ar to, uz ko tu ej. Līdz ar to, protams, fiziskajā realitātē būs tie soļi pakārtoti tam visam, bet, piemēram, manā dzīvē ļoti daudzas situācijas bija tādas, ka, piemēram, kaut vai par to L'Officiel žurnālu, ka varēja ielikt kurš cits žurnāls, bet nē, ielika tieši L'Officiel žurnālā, jo es gribēju tieši L'Officiel žurnālu. Vai, tur vienu mirklēs tur kaut ko es tur vēl ieliku tādu ļoti precīzu. Un no visiem variantiem varēja būt tieši, nezinu, kaut kāds cits variants, bet bija tieši tas, ko tu ieliec. Un tad tas strādā abos virzienos. Labi, bet, piemēram, par manifestēšanu, es tagad mācos. Incest manifestēšanā. Droši. Tu piekrīti tam, ka tev tas ir piemēram, jāizsaka vai jāraksta īstenības formā, ka tas jau ar mani ir noticis. Vai tu... Es esmu gatava atklāt. Es vienkārši gribu, lai ir bišku. Tik no manis vaļā. Es vienkārši esmu gatava atklāt tādu nedaudz to cheat kodu, jo, protams, katrs tagad uztvers uz sava līmeņa savādāk, bet man ir tetovējums šeit. Vienīgais mans tetovējums starp pirkstiņu, un es par viņu stāstu storijos, un tur ir rakstīts nav. Un tas ir tagad. Jā. Un viens no tiem cheat kodiem, viens no svarīgākiem cheat kodiem ir tas, ka tu vienkārši tik ļoti ieeji citā, teiksim, laika līnijā un citā realitātē, ka viss, tu ļoti ieeji. Piemēram, ja es sapņoju tagad atvērt savu smaržu brendu, kas ir world class, kas ir visā pasaulē, un tas ir mans next level vēlēšanās, ja? Un respektīvi man ir tik ļoti jāieiet tajā identitātē, ka es esmu founderis, pasaules brenda founderis. Es esmu tas cilvēks, kas katru dienu tur dara šito un šito, jo tas atbilst tai realitātei. Es esmu tas cilvēks, kas, piemēram, tas būtu tāds piemērs, es nevis eju pie maza blogera, bet es skatos, kā es varu nonākt uzreiz pie lielāka blogera, lai tas uzreiz ir lielāk, nekā es daru liekas mazas lietiņas. Un tu trenē tādā veidā
visu savu realitāti, lai viņa jebkādos jautājumos, pats sīkos, smalkos, tu sev uzdod jautājumu, ja es esmu jau tas cilvēks, ko es šobrīd darītu, vai es ietu uz šeieni, uz šo pasākumu, vai es runātu šobrīd ar šo cilvēku, vai es pieņemtu šobrīd šo lēmumu, jo arī ļoti tāds foršs piemērs nesen notika. Man ir viena paziņa, un es viņai ieteicu pacelt cenas, jo viņa super forši taisa, teiksim, vienu pakalpojumu. Un viņa baidījās pacelt cenu, pagāja gads, un es tā, pacēlu cenas, nē, nepacēlu. Un es izskaitīju, ka viņai šitā baile un šitas lēmums izmaksāja 7200 eiro gada laikā, tas, ka viņa baidījās pieņemt šo lēmumu. Un, respektīvi, tas cheat codes ir tas, ka tu vienkārši tik ļoti ieeji tajā citā realitātē, ka tev neatliek vairs, tu nevari vairs darīt to, ko tu darīji iepriekš. Tu vairs nevari pieņemt tos lēmumus, ko tu darīji iepriekš. Tu jau domāsi savādāk un pieņemsi savādākus lēmumus un taisīsi savādākas kustības un savādākas darbības. Un tas ir viens no tiem cheat kodiem, un ne visi to spēj aptvert, un ne visi spēj, teiksim, apstrādāt sevī bailes, kas parādās pa ceļam. Un tas ir tāds moments, kur stipri cilvēki, viņi vienkārši strādā ar sevi un iet visu laiku ārā no komforta zonas un visu laiku strādā ar tām savām bailēm. Bet arī runājot par tiem, tu minēji par tiem blogeriem, iet pie tiem lielajiem blogeriem, vai tad sanāk arī tam sapnim man ir jāuzliek tāda nereāla amplitūda gandrīz, lai man būtu tas mērķis sasniegt vairāk, domāt, tā kā go big or go home. Yes. Šī ir viena no frāzēm, ko mēs izmantojam arī manos kursos. Play big, viss šis ir arī viens no cheat kodiem, jo mēs dažreiz pieredām likt mērķi attiecīgi mūsu šodienai. Šodien mēs esam spējīgi šodien uz šo. Es varu aizlidot uz Maldīvu salām, bet kopumā man vajag domāt, ka man pieder Maldīvu salas. Vai vai tas, ka tu lido uz turieni ar private jetu, piemēram, Un, respektīvi, tas ieradums, ko es vienmēr sevī trenēju, kur es varu paskatīties ārpus vispār savas uztveres. Visu laiku tas mans viens no spēcīgiem momentiem ir tas paplašinājums, vienkārši bez limitiem, tas prāts. Man patīk Royal Atlantis, es gribētu tur, lai man vīrs uzdāvina penthausu pa 40 miljoniem. Piemēram, šobrīd tas liekas... Es zinu, ka tas ir viens no taviem sapņiem. Šobrīd es godīgi pateikšu, visi var atcerēties, kurš mums ir gāds 24. Ja es to ļoti, man nav tā, ka es to ļoti gribu, tas nav mans supermērķis, Tas, tā kā man uz šo, teiksim, ir bišku, tā pa pusē vienalga. Bet, ja man tas būtu kaut kas super svarīgs, noteikti pēc pāris gadiem es skatīšos šo video un pēc tam atcerēšos to, ka mēs šo izrunājām, jo es zinu, ka tas noteikti piepildīsies, pat ja tas šobrīd liekas pilnīgi ārpus realitātes. Ja tas piepildīsies, es gaidīšu ielūgumus kādu tējas ballīti, kamēr es vēl lidoju ar Air Baltica. Nevis ar čarterreisu. Man vēl jautājums. Tava meistarklase kvantu tehnika. Es ceru, ka tas ir tāds pareizs tulkojums šim. Plašāka informācija, protams, ir tavā mājaslapā, bet tie galvenie punkti, ko es atzīmēju, meistarklase palīdz tev nodefinēt mērķus un sapņus, kļūt par sevis labāko versiju, noņem tavus iekšējos blokus, palīdz uzaudzēt pašpārliecību un apzināties savu vērtību, iemāca manifestēt, dzīvot savu autentisko dzīvi un nesalīdzināties ar citiem. Man šķiet, šis pēdējais punkts mūsu laikmetā, Instagram laikmetā ir ļoti, ļoti aktuāls un nepieciešams nesalīdzināties ar citiem. Bet, ja tev kopumā jāsaka par savu kursu maza reklāmas pauze, ar ko tas ir īpašs un ar ko tas atšķirās no citiem, jo šobrīd kursu, kouču un visu, kurš tev sola iemācīt, manifestēt ir ļoti, ļoti daudz. Ar ko tavs kurs ir unikāls? Labs jautājums, bet es pateikšu, ka mans kurs ir unikāls vienkārši tāpēc, ka es uztaisīju to pati un balstoties uz savu pieredzi. Jo šobrīd ļoti daudz cilvēki, viņi cenšas, teiksim, nopelnīt ar kursu,
bet man tas iet vienkārši dabiski. Teiksim, es 1,5 gadu varēju neko netaisīt, un tad man tāds, ok, es sapratu, es izsacināju, es sākumā taisīju kursu par vēlmju karti, tad advancēju savas personīgās metodas, un tad es to uztaisu un tā kā, teiksim, izvadu uz āru, tas, kas man atnāk, un es uztaisu. Un es jau smējos storijos arī, ka ticiet man, tas, ko es nopelnu no launča, man nav tā kā miljoni tur sekotājiem. Man tur, mēs smējamies, ka 2 stundas manas dzīves dažreiz var maksāt 3 reizes vairāk, nekā es nopelnu šobrīd no sava launča. Un līdz ar to es vienkārši padalos ar pieredzi, es padalos ar to, līdz kam es nonācu, kas nostrādāja man, un es vienkārši jūtu, ka man ar to jādalās. Un kāpēc es nedaru tur katru dienu pārdošanas, jo kad man uznāk iedvesma, es padalos, un tie cilvēki, kas sajūt, tie cilvēki, kas jūt, ka viņi grib atnākt, viņi atnāk. Un tā man notiek šis process, un tas ir vienkārši kaut kas tāds, kas ir ļoti, ļoti no sirds, kas nāk no manas autentiskās enerģijas, kas nāk no manas autentiskās, teiksim, prasmes un spēka, un tas ir tas, kas ir unikāli. Teiksim, es to nemācījos kaut kā speciāli no citiem. Es to caur savu dzīvi un savu pieredzi un savu darbu ar sevi līdz tam nonācu. Ir iespēja šo kursu iegādāties neatkarīgi Ierakstā, no laika. Tas ir ieraksts. Kāda ir cena? 333 eiro. Tas ir par 10? 8 stundiņas, 3 zūmi. Kāpēc šāds cipars? Es ticu, ka tur arī ir kaut kāds Man slapenais kods. pirmkārt vienkārši patīk, tā kā, kad ir atkārtoti cipari. Un vienkārši atbilstoši, teiksim, šobrīd, kā es jūtos, tā kā attiecīgi ieraksta cenai, es jūtos, ka tā ir tā kā ok. Zemākā cena, ko es varēju ielikt. Tāpēc, protams, es gribētu likt augstāk, bet es saprotu, ka ļoti daudzi cilvēki, piemēram, tur nevar 1000 samaksāt. Jā. Tavā profilā ir rakstīts, ka esi padarījusi, starp citu interesanti, kurs ir latviešu vai angļu valodā? Angļu valodā. Un to esi pavērojis, to demogrāfiju? Kurš ir tas? Ļoti. Protams, man ir ļoti liels procents ar manām klientēm, gan smaržās, gan kursos latvietas, jo esmu pati no Latvijas. Bet vispār tagad jau visa pasaule, es skatos tur visi kontinenti iespējami, Amerika, Austrālija, Āfrika, vienkārši no visas pasaules cilvēki. Katram izliekumam un krociņai, ko neizdodas mitrināt katru dienu, iegūsti 24 stundu krēmīgi maigas ādas sajūtu. Jaunā Dove Advanced Care dušas želeja sastāv no spēcīgām mikromitrinošām pilītēm, kas bagātina ādu, padarot to maigu. Jaunā Dove dušas želeja – krēmīgi maigas ādas sajūta 24 stundas. Tavā profilā ir rakstīts, ka esi padarījusi vairāk kā 1500 sievietes turīgākas, seksīgākas, greznākas. Pēc taviem novērojumiem, es nezinu, cik liela tev ir bijusi komunikācija vai atgriezeniskā saite, bet kas ir tā numur 1 kļūda, kāpēc tik daudz šīs vēlmju kārtas pārklājas ar putekļu kārtu un kāpēc mēs it kā saprotam, ka ir jāmanifestē, bet mēs nenonākam līdz tam taustāmajam rezultātam? Jā, kā es teicu, kad ir jāskatās uz katru cilvēku ļoti individuāli, un kādam var, piemēram, tiešām viens tas kaut kāds zemapziņas bloks būt pilnīgi tā kā slēdziens pret to fizisko rezultātu. Un ir jāskatās vienkārši tad dziļāk, kas tieši šim cilvēkam, uz ko tieši ir jāpaskatās. Varu kā piemēru nosaukt, ka tad, kad es ļoti, ļoti gribēju, lai par mani raksta žurnālos, lai mani sauc uz podkāstiem, lai mani sauc uz intervijām, lai es esmu bišku vairāk tā kā uz āru, ārpus savā Instagramam un kļūstu tā kā lielāka kā personība. Es ar savu coachu atklāju, ka man ir zemapziņas bloks, man ir zemapziņas bailes. Es jau neatceros, kādas tieši, bet es atceros, ka mēs nonācām līdz kaut kam. Un tad, kad mēs uztaisījām tehniku uz bailēm, kad mēs atlaidām tās bailes,
pagāja 3 dienas, un viens mans TikToks izgāja super viral. Bet mums jau arī iepriekš bija viral TikToki, bet tieši viņš piesaistīja preses uzmanību, un no turienes sāka Anglijas prese, pēc tam Latvijas prese, un pēc tam vienkārši tur Polija taisa, visi paķēra rakstus. Tas nebija par to, kā kuru meklēt turīgi vīri? Kaut kas par to bija, un tas aizgāja viral. Un man tāds, bet es varu iesūtīt šos linkus Instagramā, un es sapņoju par to Blue Page, bet es viņu sapņoju nevis par $15 mēnesī, bet es viņu sapņoju, kā real celebrity saņemt. Manī ir tā zvaigznes enerģija, es esmu lauva, un tur visi cipari tur runā par zvaigznes enerģiju. Un sanāk, es vienkārši saņēmu to Blue Page. Visi man vienkārši sūta, ka tur notiek Delfos, man tāds, ok, bet es 3 dienas atpakaļ pastrādāju un reāli enerģētiskajā līmenī atlaidu vienas ļoti spēcīgas bailes attiecīgi pret to, ka tu esi seen, tu esi tā kā redzēts, tu esi plašāks, teiksim. Un, kā to grūti vienmēr izskaidrot cilvēkiem, kā tu šeit nonāc līdz tam? Man tāds, es tik daudz prakses taisu, un tiešām es strādāju enerģētiskajā līmenī, ka tas, tā puzlīti pa puzlītim saliekās. Šeit es atlaidu bailes, pēc 3 dienām hops un notiek exposures. Bet par būšanu redzētam, šis ir vēl viens tāds, ko cilvēki ļoti bieži izvēlas nebūt redzētam, tāpēc, ka šķiet, ka ir tā skaudība, ir kaut kāda ļaunā acs, un tāpēc, ja tev ir kaut kas dzīvē, par ko tu pats priecājies, ko tu pats izbaudi, tad labāk turi to klusumā un nedalies. Jūs ar vīru abi divi esat ļoti izteikti provokātori. Jā. Tieši satura veidošanā. Jā. Tas ir apzināta mārketinga stratēģija. Kāpēc jums ir svarīgi? Tu veido video, man kaut kur bija pat piefiksēts, cik miljonus bija. 24. 24 miljonus salātas video, kurā atrast turīgu vīru. Tavs vīrs bija uzņēmis video, es tagad baidos samalot, vai viņu ielaidīs lidmašīnā ar skaidru naudu. Kas tā bija par summu 50,000? Es neatceros. Bet viņš arī veidoja šādu video. Jā, mēs esam ļoti tādi, un tieši runājot par mani, es, kā jau teicu, no 13, 14 gadiem jūtu, ka es gribu dalīties. Es gribu dalīties, vienalga, kas notikās manā dzīvē. Tāpat jau arī, protams, bija kaut kādi ceļojumi ar vecākiem, kaut kas interesants, pasākumi vai kaut kādas intervijas vai vēl kaut kas. Un es vienmēr dalījos. Un es vienmēr mācēju kaut kā just un saredzēt skaisto dzīvē. Man visi draugi dažreiz tur smējās, ka tā fotogrāfa acis. Jā, un es tagad pēdējais mans hobijs, mēs smejamies par to visi, man numeroloģija sāka patikt, un es esmu sešnieks, es piedzimu 24. datumā, un sešnieki ir cilvēki, kuriem patīk skaistums, kuri redz skaistumu, kuriem ļoti svarīgi luxury, tas viss bagātais, skaistais un spā. Man tāds, lieliski atbilst perfekti apraksts, bet tā ir tiesa, ka es redzu to skaisto, un es arī kaut kā mācēju to nodot enerģētiski. Un es atceros pats 16 gados, kad es vēl nebiju ne coach, ne tāds kaut kāds uber luxury lifestyles. Tāpat man cilvēki rakstīja, ak, Dievs, man izmainījās dzīve, es izlasīju tavu postu, es tur kaut ko. Man tāds, labi, ok, forši. Tad es sāku kaut kā vairāk dalīties, un tad vairāk cilvēki sāka rakstīt, ka lūdzu dalies. Un es jūtu, ka pat ja viņi nejautātu, man tas nāk no sirds, man tas nāk kaut kā ļoti, ļoti dabiski. Un es neticu, ka tevi var tur ļaunā acis kaut ko tur izdarīt. Atkal tas ir viss par to, kam tu tici, kam nē. Bet vienkārši es kaut kā pieradu iedvesmot, man patīk parādīt, kas ir iespējams. Un, protams, šobrīd tie triggerējošie video mēs izmantojām
lai dabūtu vairāk sekotājs, lai dabūtu vairāk skatījumus. Mēs testējām vairākus stilus, un tad vienā mirklī sāka manā profilā tieši iet uz augšu tie tiktoki par bagātu vīru. Man tāds, nu labi, nav īsti tā tēma, ar kur es gribēju, lai es palieku superslavena, bet nu ok, turpināsim. Bet kaut kur ir jāsāk. Kaut kur ir jāsāk, un es vienkārši nevarēju neizmantot, jo nu, tur viens video uz 1 miljonu vairāk, otrs uz 10. Man tāds, labi, es sapratu. Un mēs turpinājām, līdz mēs TikTokā saņēmām 130, laikam, 130, un Instagramā tagad 88. Bet tagad es jūtu, ka nu, es tā kā savācu auditoriju ar šiem skatījumiem, bet es tagad gribu būt vairāk autentiska savā profilā. Bet tev neliekas arī interesanti, piemēram, video 24 miljonu, kur meklēt savu turīgu vīru, ka tieši šis ir tas video, kas auditoriju interesē visvairāk. Tātad mēs tomēr dzīvojam ieprogrammēt uz to, ka atnāks princis baltā zirgā, viņš man izglābs, viņš būs ar lielo naudas maisu, un tā būs mana atslēdziņa uz to dzīvi, kur ir self-made, kur ir ambīcijas, kur ir vēlme. Kāpēc tu esi domājis, kāpēc tieši šādi video izrādās vispopulārākie? Te ir dažādi, jo pirmkārt viņi ir, teiksim, tāpēc ļoti populāri, jo viņi savāc ļoti daudz apspriež. Kā pozitīvs, tā negatīvs. Jā, kad ir gan heits, gan nē. Un tas heits ļoti uzbūst to pašu video. Un tas heits, protams, ir ļoti strikti par šo te self-made un tā tālāk. Un tad atbalstoši meitenes var pasmieties vai arī tiešām uzrakstīt, nu jā, forši, ok. Un šeit es domāju, ka es biju to analizējusi un līdz kam tā kā es pati nonācu. Ja tu esi pati, respektīvi, tā kā man bija līdzīgas sajūtas par sevi. Tu esi pārliecināta sieviete par sevi, tu esi successful, tev viss ir ideāli dzīvē, tā kā pašai tas fulfillments no sirds. Tad, tā kā, nezinu, no kā tas ir atkarīgs, bet man vienmēr bija tāds, bet es nevaru būt ar, piemēram, nebagātu vīrieti kopā. Tā kā tas nav iespējams, jo bagātam vīrietim... Tas varētu būt citāds. Jā, es nevaru, jo tas nav loģiski manā dzīvē. Nu, tā kā, jo objektīvi skatoties... Ekrekli balsoju. Jā. Šis būs ļoti labi. Jā, bet ja mēs objektīvi paskatāmies, nu, tā kā, par ko es, piemēram, runātu ar cilvēku, kas nav manā līmenī, vai ne? Nu, tā kā... bagāts vīrietis, viņš nav tāpat vien bagāts. Es tagad nerunāju, jo es tagad nerunāju, jo ir cilvēki, kas ir bagāti, tāpēc, ka tur vecāki bagāti, un pats tu esi, nezinu, stulbāks par nezinu ko, un tu dari stulbas lietas. Jā. Tas nav runa par to, bet runa ir par tām lietām, kas ir iekšā turīgam vīrietim. Ja? Viņš ir maskulīns, viņš uzņem atbildību, viņš ir ambiciozs, viņš ir gudrs, viņš ir inteliģents. Rosīgs. Jā, un viņš, kā es uzskatu, tas ir pareizi. Tā tam ir jābūt. Es vispār nesaprotu cilvēkus, kas nekad neinteresējas par izaugsmi. Bet vienīgais vienmēr ir tie kāpumi un ir arī kritumi, un ir tie momenti, kad tu pieņem iespējams aplamu lēmumu savas rosības dēļ, bet tas rezultējas bankrotā, piemēram. Jā, tas ir savādāk. Es runāju par tādu kaut kādu tādu, laikam jāiesaka par to, kas ir bagāts, kas ir bagātība, jo kādam bagātība ir tur konkrēta naudas summa, bet kādam bagātība ir kaut kāda tāda iekšējā pasaule, kas respektīvi reflektē to, kad tu saņem to naudu tāpat, un tu esi bagāts gan iekšēji ar šīm te rakstura īpašībām, un tad tu, respektīvi, esi bagāts ārēji. Bet pat, ja tu, kā saka, bija tā frāze, pat, ja miljonārs nokļūst bankrotā un būs ar nulli, viņš tāpat, piemēram, atpelnīs to naudu agri vai vēlu, jo viņš ir iekšā šis te ambiciozs cilvēks, šis te bagāts cilvēks, gan ar zināšanām, gan ar idejām. Viņš ir savā vietā, jā, ar jebko, un tas ir ļoti svarīgi, jo, jā, tas man bija... Es piekrītu, es saprotu, par ko tu runā, bet es domāju, ka ļoti liela daļa, es negribu teikt tavas auditorijas, jo es ticu, ka tev sako cilvēki, kur patiesi interesējās un jūt tev līdz un gaida dažādas tavas jaunums, bet ir noteikti tāda vesela grupa, kur domā, viņai ir viegli teikt.
jo tomēr liela daļa tavas finansiālās labklājības ir nākus līdz ar tavu vīru. Jā. Un tad tā meitene, kur šobrīd iespējams pelna 2,70 € stundā, strādājot iespējams fantastisku darbu, bet sapņo par savu uzņēmumu, viņai tas liekas nesasniedzami. Jo viņai nav tas starta atspēriena punkts. Man ir jāpadomā, kā man bija, ja es neatceros līdz galam. Jo man vienmēr bija tas, ka es vienkārši sekoju sev. Jo arī tad, kad es iepazinos ar savu vīru, es biju fotogrāfs un ļoti ilgu laiku. Un tad es pārstāju, jo es sajūtu, ka es gribu kaut ko jaunu, kaut ko citu, kaut kas next level. Un man, godīgi sakot, īsti tā pa taisno... ļoti labs jautājums, jo es vienkārši visu to kaut kā manifestēju. Gan caur vīru, gan caur sevi, gan caur vīru, gan caur sevi. Un šobrīd ir uz kaut kādām lietām, teiksim, viegli teikt no šī punkta, bet es arī esmu bijusi tur. Un es saprotu, kā tas ceļš veidojas attiecīgi. Un arī palīdzot tagad tev, es vienkārši iedomājos, ka no šī punkta, kurā tu šobrīd esi, tu savukārt sapņo par kaut kādu punktu, kas tev šobrīd šķiet nesasniedzams. Tā kā neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies, mēs tāpat sapņojam tajās nereālajos šķietam nereālajos. Man šobrīd, kas šķiet nereāls, lai arī varbūt, nezinu, kaut kā ir skaidrība, piemēram, man šobrīd, kas liekas tāds ļoti excited un nereāls un kaut kā tā, un šobrīd tieši uz doto sekundi es nejūtu, ka tas ir iespējams. Un arī interesants moments, dažas lietas, kuras es jūtu, ka viņas nav iespējamas, es dažreiz saprotu, ka, ja mēs skatāmies par to naudu un vīrieti, es saprotu, ka tas ir iespējams, teiksim, nav iespējams otrādi. Nevis tāpēc, ka, piemēram, vīrs nevar iedot finansiāli kaut ko uz kaut kādu manu vēlmi, bet tāpēc, ka es pati neesmu gatava. Līdz ar to es tomēr ticu tam, ka tas viss ir atkarīgs no mūsu iekšējās pasaules. Un ir daži cilvēki, kuriem ir otrādāk, viņiem ir vairāk naudas nekā viņi, piemēram, spēj iztērēt uz savām vēlmēm, jo viņi kaut kur sev aizliedz to, Un tas arī ir ļoti svarīgi, būt gatavam to pieņemt un būt gatavam īstenībā saprast, ka patiesībā saliksies viss un patiesībā ir viss pieņems jau šobrīd tādā pārpilnā realitātē un kvantuma realitātē. Vienkārši viss ir atkarīgs no tā, vai tu esi gatavs spērt to soli, vai tu neesi gatavs spērt to soli. Un man šobrīd liekas kaut kas tāds next level, uz ko es strādāju un ar ko es savienojos enerģētiski, un tad tas viss pakāpeniski paliek reāls realitātē. Tad es redzu, tā kā ir rituals vai ir Kilian veikals, kad ļoti daudz veikali pa visu pasauli, un kur es esmu, piemēram, šobrīd, un līdz, 100 veikaliem, piemēram, visā pasaulē, tas ir tāds liels gaps priekš manis. Tā kā, ja mēs runājam par, piemēram, smaržām. Par smaržām mēs vēl parunāsim, to es nedaudz taupu saldējumēdinam. Tu kādā intervijā minēji, runājot par tām neiztērējamajām naudas summām. Es nezinu, vai tā atminies, bet tu atklāji, ka tev mēnesī tēriņiem ir nepieciešama 30 līdz 40 tūkstoši. Es pieņemu, ka tie ir eiro, ka tā ir eiro valūta. Pie manis viesojās Inga Bolukimīnī, kur ir finanšu coach, un mēs jau ar viņu izrunājām, ka nav tādas summas, ko nav iespējams iztērēt. Bet, domājot par 30-40 tūkstošiem mēnesī, tu esi jauna, skaista meitene, tev īpaši nekādas ļoti drastiskas procedūras nav nepieciešams, lai uzturētu savu skaistumu. Kas ir tas, kas sastāda šo summu? Zini, es dažreiz pati, varbūt mazāk, bet tad, piemēram, šodiena Latvijā. Tā kā Latvijā. Man bail domāt, cik tu iztērē. Piemēram. Kur tu biji? Piemēram. Man bija 100 eiro make-ups, pēc tam man bija 250 eiro fotosesija, 350 eiro. Pēc tam man bija, teiksim, doktoras konsultācija un tur analīzes, rupji pateiksim, 300 eiro. Tu skaiti, ja? Es to skaitīšu. Jā.
Pēc tam ja mēs paskaidām, šobrīd man ir Latvijā mašīna, paskaidām 100 eiro, bet, piemēram, ja es būtu ārzemēs, kur ir Bentleys, es brauktu ar Bentley, bet tagad es braucu ar to, kas ir pieejams Latvijā. Un tas būtu, teiksim, vairāk. Ja? Un tad filmēšana man šodien privātā deju nodarbība, un tas kopā ir 450 eiro. Tas ir vienā dienā Latvijā. 1200 eiro. Es vēl nepieskaitīju ēdienu un tā kā rupi teiksim dzīvošanu un tā tālāk. Sanāk, protams, tie 30 līdz 40 tūkstoši mēnesī, bet tas ir tādā ļoti intensīvā dienā. Tu katru dienu sev centies veidot to grafiku salīdzinoši. Tas ir, teiksim, Latvijas, tā kā ikdienišķa diena, varbūt vai ne mēs katru... runājam arī par kaut kādām investīcijām savos sapņos, par kuriem mēs smaržās tur šobrīd vispār, teiksim, daudz es ieguldu. Piemēram, mani nākotnes klienti zinās, ka man tikai, lai uztaisītu korķīti, tikai, lai uztaisītu moldu, kas nav pat pats korķītis, bet vienkārši forma, no kuras mēs tālāk ražosim. 2000 eiro. Pēc tam tur, nezinu, mentorings ar cilvēku, ko es strādāju smaržu biznesā arī. Teiksim, ja paskatīt, man tur dažreiz liekas, ka vēl vairāk sanāk. Vai tur vienu dienu man vīrs uzdāvināja pulksteni arī ap 10 000 eiro. Un tas tā, kaut kā tā ikdienā paskaitās, es dažreiz pat neskaitu, jo tur var būt arī vēl vairāk. Tu arī esi minējusi, ka tieši kasieres un fotogrāfas darbs tev palīdz šodien novērtēt un apzināties naudas vērtību. Vai tev liekas, ka pateicoties savai pagātnē, tu šodien tērē, krāj, investē, taupi apdomīgāk nekā tu to iespējams darīt, ja tava sākotnējā starta pozīcija būtu citādāka? Un kas ir tie tēriņi, varbūt, no kuriem tu sevi apzināti atturi? Kādas tev vispār ir attiecības ar naudu? Ar naudu. Man ir interesantas attiecības ar naudu, kā kuru, teiksim, periodu arī, bet vispār man patīk brīvība. Teiksim, man katrā izvēlē, es izvēlos komfortu un brīvību, nekā tur ietaupīt vai kā pareizāk. Super mini piemērs, es šodien braucu, man vajadzēja nostāties ar mašīnu, tur, lai man ir ērti pārģērbties uz fotosesiju un tā tālāk. Un tā kā tai vietā, lai meklētu vienkārši stāvvietu. Tu nelegāli nostājies? Nē, es legāli, bet es aizbraucu... Es domāju, tu tā domāji, labi, 30 eiro par nelegālu nostāšanos? Nē, es aizbraucu uz Kempinski to parkingu, kas ir Valē parkings, kas šķiet neloģiski. It kā tu vari vienkārši nostāties parkingā, bet man ir tuvāk no Kempinski un man ir ērtāk, lai man mašīnu pieparko, man tur maisi smagi, viņi tur visu to aiznes, visu ērti, visu forši. Un tad tu izvēlies tā, lai tev ir ērtāk, lai tev ir komfortablāk un lai tu, teiksim, samazini savu enerģiju un laiku, kas tev iztērējas un tava enerģija iztērējas uz lieku meklēšanu, uz lieku lēmumu. Mums ir asistenti, piemēram, mājās, asistents palīgs mājās, palīgs vēl viens mājās. Ir cilvēki, kas tā kā tu investē, tu tērē, bet tu ekonomē savu laiku un enerģiju, lai, nezinu, manā gadījumā vairāk pamanifestēt vai pastrādāt, un tas pats vīram, ja, ka vienkārši visu to lieko labāk šādi, bet tad tu atbrīvo sev kaut kādu laiku un enerģiju, lai, teiksim, sāražotu vairāk. Un man vienkārši ļoti pārslēdzās no iepriekšējās domāšanas uz tādu, ka tu veic pilnīgi savādākas izvēles. Tu izvēlies sevi, savas vēlmes, kas tev ir komfortabli, nekā kaut kur tur lieku reizi iekonomēt. Un tad tas kaut kā atspēlējas, ka arī visums tev atspoguļo un tev reāli dot vairāk iespējas. Un runājot par... Kāds bija tavs jautājums? Par attiecībām man nav. Vai tu kaut kā apdomīgāk līdz ar savu pagātnes pieredzi? Tā doma bija, ka tieši otrādāk. Es tagad saprotu, kā strādā naudas enerģija, un tad es tieši otrādāk kaut kur sev atļauju vairāk,
un tad arī saņemu vairāk un izmantoju Nu, tā jau it kā saka, ka tev ir jālaiž projām. Jo tajā, teiksim, lai mēs savienojam, lai mūsu klausītājs iemācās arī šo te cheat kodiņu, jo tajā realitātē nākamajā, kuru tu vēlies, tev patiesībā ir sajūtas citas, jo tev ir apstākļi citi, tev ir vairāk naudas. Nu, nākamajā solī, nākamajā realitātē. Un tad tu no tā nākamā soļa tu jūties ar naudu savādāk. Piemēram, tu kaut kur izvēlēsies tur ērtāku parkingu. Tas ir super tāds elementārs, piemērs. Vai kaut kur tu aiziesi pāriest tur uz labāku restorānu. Un, teiksim, no šī viedokļa, kā tu jūties? Ja? Tu jūties brīvāks, tu jūties, ka tu to naudu vari ērtāk un foršāk iztērēt, jo tev ir vairāk, teiksim, naudas. Un tad šīs sajūtas tev ir jāpārceļ šajā tagadnes realitātē, un tev ir tā kā jāiekāpj tajā ādā. Un tev ir jāsajūt tieši šobrīd, es arī šodien sāku izvēlēties sev komfortablāk, es šodien sāku izvēlēties šīs sajūtas ar naudu, es šodien sāku justies, ka nauda ir mans tur labākais atbalsts, labākais draugs. Jo, ja mēs tā forši jutīsimies ar naudu, ja mēs forši tērēsim naudu, tad, teiksim, būs laba visumā enerģija un visums gribēs dot vairāk. Ja mēs jūtamies, ka, ak, Dievs, stress, ak, Dievs, tur, nezinu, kaut kādas citas sajūtas, visums kinda žēlo un priekš kam visumam dot tev vēl vairāk naudas, lai tu vēl vairāk streso un vēl vairāk, teiksim, jūties kaut kā šādi. Un, respektīvi, tas man bija ļoti tāds spēcīgs insights, ka, pareizi, ja tu visu laiku ar naudu jūties kaut kā ne tā, kā gribētos, kā vajadzētu, visums tev vairāk nedos, jo viņš tevi, kinda žēlo un negrib, lai tu jūties vēl sliktāk. Nu jā, ir tās dažādās teorijas. Es vēl esmu dzirdējusi par to, ka tev ir, es nezinu, arī tāds piemērs ir jānopērk, pat ja tu nevar atļauties avio biļeti pirmajā klasē, jo tas tev ieliek tajā nākamajā līmenī, un tad tu vairs nekad negribēsi pārsēsties atpakaļ, un tad tu radīsi veidus, kā vienmēr lidot pirmajā klasē. Tas tāds piemērs. Bet domājot par šīm lietām, nezinu, ir ļoti patīkami skatīties, nezinu, uz Van Cleef vai Cartier rokas sprādzi, bet vienmēr ir grūtāk viņu noņemt. Tu paturi savā galvā tur plānu B, tu domā, vai tu nepieļauj savu iespēju, ka tu varētu atgriezties pie sliktākiem finansiālajiem apstākļiem, vai tu skaties tikai uz augšu? Arī labs jautājums. Es kaut kā tik ļoti šobrīd iemācījos dzīvot tagadnē un iemācījos kaut vai tagad man sanāca tas viss gads ļoti pilns ar ceļojumiem. Un ja es iepriekš ļoti turējos, piemēram, pie Dubajas, man bija tas, Dubaja, vislabākā vieta. Nekur, nekad. Viss ļoti tā kā sāku turēties. Un tad šogad es paceļoju, es biju Ēģiptē, es biju Balī, es biju Amerikā, atkal Balī, Latvijā, Eiropā un tā kā ļoti dažādās vietās un ļoti bieži. Un es sāku redzēt, ka pa lielam ļoti daudz, kur ir savi plusi un savi mīnusi. Es tā kā pieņēmu vienkārši, varbūt labi šeit, varbūt labi šeit. Un tagad man tāds pārdomu brīdis Latvijā tāds interesants, ka labi, pirmajā dienā man bija tāds, man vajag Bentliju, es pieradu pie Bentlija. Kultūras šoks. Man bija tiešām kultūras šoks, ka nav pieejams, par mani pasmējās mūsu tur asistents, viņš tā, Latvijā nav uz īri Bentley. Man tāds, labi, kas ir labākais, kas ir lūdzu? Un man ir balts BMW. Man tāds, labi, man bija tāds, labi, Un es pirmās 2 dienas man bija tāds, jocīgi. Bet pēc nedēļas man tāds ieslēdzu savu mūziku, braucu ar to balto BMW, man tāds, vispār dzīvu forša. Es vienmēr, tā kā es teicu, es atrodu kaut kā to prieku, jebkur un jebkā,
Un man ir labi, tā kā man tiešām ir labi, un es vienkārši zinu, ka no tā, ka man ir labi, tad es arī radu vēl vairāk labuma sev. Un tas vienmēr tā kā strādā abos virzienos. Un, nu jā, jo ja tu sāksi kaut vai Bentleyā justies sūdīgi, nelaimīgi, nepriecīgi, nepateicīgs, tad arī tu palielam kāda jēga, ja tu jūties sūdīgi. Bet, ja tu spēj un māki visu laiku būt pateicīgs, visu laiku būt priecīgs, visu laiku būt laimīgs un aktivizēt šo enerģiju, šīs frekvences, tad palielam viss ir superīgi. Neskatoties to, ka, kā tu minēji, tu dzīvo kā 1% pasaules iedzīvotāju, es ticu, ka ir diezgan liels pārāvums starp šo old money un new money. Neskatoties to, ka jūs apmeklējat vienus restorānus, iepērkaties vienās un tajos pašos veiklos, bet tu kādreiz esi izjutusi tādu citādāku attieksmi, ka tu jau esi tā jaunā meitene, kur droši vien ir ieprecējusies vienkārši lielā naudā un kur pati neko nav nopelnījusi vai dzīvē izdarījusi. Tu esi kādreiz tādu diskrimināciju izjutusi? Īsti nē, jo mums apkārt ir... Kāds skatiens greizes? Es nevaru zināt, kas notiek, teiksim... Pie blakus galdiņa. Jā, tā kā man īsti vienalga, bet tas, kas notiek tieši iekšā un manā pasaulē, tad man ir ļoti forši cilvēki apkārt un ļoti apzinīgi, ļoti arī draudzīgi ar enerģiju, un mēs visi viens otru tikai, teiksim, atbalstam, un tas viss notiek tikai tādā pozitīvā atmosfērā, bet, kā teicu, es nezinu, kā tur var būt citiem vai kaut kā, bet pat ja arī mums kaut kas būtu, kāds, kas tur kaut ko par mums, tad mēs, protams, vienkārši neturpinātu šīs attiecības ar cilvēkiem. Kaut kā tas nesakristu vienkārši frekvencēs. Runājot vēl par naudas enerģiju, ļoti daudz, kuriem šīs naudas ir pietiekami daudz, domā, kā atdot atpakaļ, kā palīdzēt tiem, kuriem iespējams naudas ir mazāk. Jūs ar vīru domājat par, nezinu, kādu labdarības projektu vai kaut ko, kur jūs gribētu paši iesaistīties? Labs jautājums, jo tas arī heiteriem vienmēr tāds... varētu jūs arī palīdzēt kādam. Man, piemēram. Tas vispār pirmajā vietā. Šis ir pirmajā vietā. Lūk, būs mans kontinumurs. Jā, tā arī raksta kripto makus un vienkārši nosūt lūdzu bitcoinu. Man tāds, ok, labi. Bet runājot par to, vienkārši mans vīrs kādreiz, man liekas, rādīja to, un tad bija tie komentāri, jūs speciāli rādat šo. Vienmēr ir šīs divas. Jā, un vai ja tu nerādi, tad tu to nedari. Jā, un tas ir, cilvēciskais faktors. Tu nekad nevari šeit uzvarēt šajā strīdā. Jā, bet ir tā, ka mēs vienkārši katru gadu, mans vīrs organizē tādu kā labdarības, teiksim, kampēnu, kā to nosaukt, priekš bērniem. Un tas ir ļoti jauki vienmēr Ziemassvētkos. Bet mēs to nerādam to tā uz āru, tāpēc varbūt tas tā mazāk kaut kur parādās. Tas ir svarīgi, un vai jūs tā kā iesaistāties un domājat. Jā, vēl nedaudz par naudu, bet es jau nevaru sagaidīt tos nākamos jautājumus. Starp citu, ļoti interesanti, kādā pētījumā tika noskaidrots, ka naudas pieaugums sniedz prieku tikai līdz noteiktai summai, un tas ir sasniedzot $108,000 gadā. Tātad tie ir aptuveni $10,000 mēnesī, kuriem tu jau esi pāri. Nebūs. Tāpēc man jautājums, vai tev vispār nauda un finansiālā brīvība vēl sniedz to prieku, jo ļoti bieži ir tā, ka mums šķiet, ka mēs iekārojam, nezinu, to pašu augstāk minēto Bentley, bet tad, kad mēs realitātē viņā iesēžamies, tad mums tas gandarījums par šo lietu vairs nav tik liels. Izcils jautājums, jo man tieši es tagad dalos storijos, bet vēl tas nav, teiksim, es vēl nepadalījos līdz galam ar šo stāstu, bet es piedzīvoju šobrīd tādu vienu no spēcīgākām transformācijām manā dzīvē. Un es tā kā sajūtu, kā pilnīgi viss vienā mirklī izmainījās attiecīgi kaut kādiem mērķiem vai prioritātēm. Un es tiešām šo
esmu šobrīd piedzīvojusi, ka vienā mirklī, tā kā iepriekš, tad, kad es skatījos uz tiem bagātiem, teiksim, cilvēkiem, kas saka, nauda nav galvenais, man tāds, blēņas, iet dirs, jums ir nauda, un tāpēc jūs sakat, kad jums ir, un tāpēc jūs sakat, ka nav svarīgi, bet tad, kad tev viss fokus iet uz to materiālo, lai tā kā, teiksim, sasniegtu visus tos savus lielos mērķus, tad tu nevari domāt par kaut ko, kas tad ir cits, teiksim, prioritātē. Bet tagad, laikam, pirmo reizi pa vispār visu savu dzīvi, es tā, bet okei, tā kā kaut kā viss ir tā kā tiešām labi un var aizdomāties par kaut kādām super dziļākām tēmām, jo es tāpat biju, protams, visu šo laiku aizdomājusies par citām arī lietām, jo mums ir dzīvē izņemot naudu, mums ir tur vēl, tur kāds mīl sadalīt tur uz 5, 10 sfērām. Un, protams, es par to visu skatījos arī, bet šobrīd tas kaut kā ļoti krasi manī iekšā, kā es pateicu to piemēru par BMW, man tāds, bet okei, izrādās, es ļoti novērtēju tur kaut vai Dubajas iespējas, kas ir tur attiecīgi komfortam, attiecīgi tur mašīnām un tā tālāk, bet man tas nav, teiksim, super pirmajā vietā. Bet man tas ir ļoti svarīgi, tāpēc es par to tā kā neko nesaku. Bet ir šobrīd tāds arī posms, jo īpaši satiekot vecākus, tu sāc domāt, cik ir svarīga tur ģimene, cik ir svarīgas kaut kādas tādas ļoti kaut kādas dziļas lietiņas. Un tagad es arī varu būt tas cilvēks, kas saka, ka nauda nav svarīgākais. Jā. Vēl par to sajūtu, ko rada finanses. Vai tu neesi novērojis, ka mirklī, kad tavs vīrs tev pasniedz kādu dārgu, sen kārotu dāvanu, ka ir tas prieks, bet tad, kad tu aizēji un pati veikalā to nopērc, nezinu, no savu kursu naudas vai no kā citādi nopelnīts, ka tas prieks par to lietu ir lielāks? Ir dažādi. Ir dažādi. Es teikšu, ka tās ir vienkārši divas dažādas enerģijas. Jo, protams, man ļoti patīkami, kad vīrs, kā vīrietis, kā tāda vīrišķa, dievišķa enerģija, kas nes savai sievietei dārgumus, tur, teiksim, zeltu un tā tālāk. Naudu vai dāvanas vai pārsteigumus. Un tas notiek tā viegli, sievišķīgi, skaisti, bet tā ir kaut kāda viena enerģija. Un tad otrs moments, protams, ka tu no tās pozīcijas, ka tu esi alignmentā saskaņā ar savu misiju, ar savu darbu, ar savu naudu arī caur pasauli, ne tikai caur vīru, tad tas arī ir īpašs prieks. Nesen es tā kā mēru, teiksim, attiecīgi katru gadu. Es vienu gadu varēju vīram uzdāvināt Louis Vuitton smaržas, un man likās, saka, mans dievs, es pērku kaut ko pa 200 eiro kruti, un man tas likās, pašai prieks. Es tur nesen biju uztaisījusi foršu to launču, un aizgāju nopirkt dāvanu. Pēc tam nākamajā gadā kaut kas bija jau ļoti next level, kaut kas tur pat 1000 eiro, kaut kas tāds. Un tad šogad bija 4000, es uzdāvināju jau tādu lielāku materiālu dāvanu nekā iepriekšējos gadus. Man tāds, bet riktīgi forši novērot šo te izaugsmi, ko tu vari izdarīt un pats tā kā loģiski, kad vienkārši dāvana vīram, man nepatīk prasīt vīram naudu, lai uzdāvinātu viņam dāvanu. Tāpēc tas man ir svarīgi to pašai izdarīt. Un tās ir vienkārši dažādas sajūtas, bet viss ir patīkami. Viss, kas ir ap naudu, viss, kas ir ap naudas saņemšanu, ir patīkami. Vēl viens teikra, kas mums vajag veidot merču šīs sarunas rezultātā. Saldais ēdiens, smaržas.
man īpaši salds ēdiens netik daudz tiem, kuri varbūt skatās šo epizodu, jo man būs iespēja arī savu garo degunu iebāzt šajā visā. Bet jā, pastāst, kā tev vispār radās ideja un kur slēpjas tava kaislība attiecībā tieši uz aromātiem, jo tu varēji izdomāt, izvēlēties jebko, un ja mēs skatāmies uz tavu profesionālo darbošanos, tad smaržas noteikti nebija tas, kas būtu sākotnēji būtu tāds paredzamākais, drīzāk droši vien, ka moda, fotografija, bet kā ienāca aromāts tavā pasaulē? Kā ienāca aromāts? Es uztaisīju ļoti veiksmīgu launču. Es pati aktivizēju sevī šo enerģiju, ka esmu sieviete, kas var nopelnīt tā kā daudz. Priekš manis tas bija tāds, man līmenis šis der, man patīk. Un es ļoti gribēju šo nosvinēt, es ļoti gribēju šo kaut kā sevi, apbalvot. Kaut kā tā ienkurot šo sajūtu, šo momentiņu savā dzīvē. Un sanāk, ka es gāju meklēt smaržu, un es tajā mirklī jau dzīvoju Dubajā, un mani ļoti iedvesmoja Dubajas smaržas. Tur visur ļoti smaržīgi, viss smaržo. Piemēram, molos, tu eju un fantastiski. Arābi visi ar tām smaržām, tu vienkārši ej kā abudulis pakaļ ar to šleifu. Un man gribējās kaut ko tādu arābisku, spēcīgu, bet nepārāk, lai tas arī nav kaut kas ļoti arābiem dažreiz ir pārāk spēcīgas smaržas. Un es meklēju, un es nevarēju atrast. Un man visur bija kaut kas ne tā. Tā kā šeit pa daudz tabakas, šeit pa daudz tā arābu ūda, šeit pa daudz vispār kaut kāds jocīgs salikums roze un kaut kas vēl. Un es sapratu, ka, labi, es nopirku kaut kādu smaržu, kas nebija perfekta, bet tad man trāpījās meistarklase ļoti neparedzami, pilnīgi neparedzami. Man trāpījās smaržu meistarklase, un tieši nevis ēteriskās eļas, bet kā parfumierijas eļas. Un tas notika Dubajā, un man tāds, mans Dievs, meistarklase Dubajā ar smaržu eļļām. Noteikti es iešu, un es aizgāju, un es jau uzreiz, zinot to, ko es izanalizēju veikalos, es uzreiz pateicu, man lūdzu vaniļu, man lūdzu tonku, man lūdzu tur ūdu, bet nedaudz, man lūdzu tabaku, man lūdzu tur kaut ko tur saldināku. Visu es pateicu, ko es gribu, mēs salikām to visu kopā, un vienkārši man tāds, mans Dievs, tā smarža ir izcilākā smarža. Tas ir, šeit ir? Šodien nav, jo viņš ir izpārdots, bet tas ir mans Solsens. Tā ir pirmā smarža, ar kuru es, paliku tāda jau zināma ar smaržām. Latvijā daudziem ir Solsens, un Dubajā, un vispār Eiropā, un Amerikā, un ļoti daudz, kur ir Solsens, jo tā bija mana tāda pirmā smarža. Es iesāku, un sanāk, ko es ļoti gribu svarīgu pateikt. Dvēseles maņa? Tas bija tā. Es uztaisīju, es ieliku Instagramā, vai cilvēki grib pamēģināt, jo tas ir kaut kāds fizisks produkts, smarža, ko tu nevari caur ekrānu pataustīt un pasmaržot. Un tad cilvēki vienkārši kā traki teica, lūdzu izlaid, lūdzu atved, lūdzu izdari to. Un man bija tāds, wow, es negaidīju šādu atsauksmi. Un tad, kad es tiešām izpārdevu 24 stundās 30 pudelītes, ko es kā pirmo partiju saražoju, man bija tāds, wow, kaut kas ļoti interesants un nedzirdēts un neredzēts. Bet tad, kad man sāka cilvēki rakstīt atsauksmes, ka vienkārši labāks par Tom Ford, Dievs, tev ir talants, tev ir, mans Dievs, nekad dzīvē tur, es gribēju tieši tādu smaržu, bet nekur nebija tieši tādas. Es saku, es zinu, tāpēc es izveidoju viņu tādu. Un tad, kad man cilvēki sāka tik tādus ļoti svarīgus vārdus pateikt, jo smarža ir, nav vieglākais moments. Galīgi nav. Un, ja cilvēkiem tik ļoti kā man patika, un viņi tā to rakstīja, ka pateicoties cilvēkiem šoreiz, tikai pateicoties šīm atsauksmēm, es vispār sāku skatīties tālāk, un es atradu savu uz šo doto mirkli vismīļāko realizāciju, vismīļāko tēmu, jo tas sakrīt pēc visiem aspektiem, tas ir ļoti autentisks man, jo tā ir smarža, tas ir kaut kas ļoti garšīgs pirmajā kārtā.
Tas ir saistīts ar modi, kas man vienmēr interesēja. Mārketings un viss, un sociālie tīkli saistīti ar fočēšanu, kas arī man viss ir iekšā. Un enerģija ir klāta, jo katrā pudelītē katra smarža attaino kaut kādu vienu stāvokli. Un katrā pudelītē ir 7 kristāli, un katram kristālam ir viens, teiksim, atsevišķs tā kā nozīme vārds. Ja? Un viss sagāja kopā. Gan enerģija, gan skaistums, gan sajūtas. Un es burtiski to saucu, ka es caur molekulām nododu savas frekvences pa visu pasauli un cilvēkiem. Kad cilvēks caur gaisu var burtiski sajust gan mani, gan to, ko katrs aromāts, teiksim, rāda. Un es uztaisīju logotipu sev šeit uz kakliņa. Tas ir tavs, es visu interviju skatos un cenšos atkodēt. Jā, tas ir mans logotips, tur ir dimantiņi un S-burts, un viņam arī ir ļoti milzīga nozīme. Tur ir S-burts iekšā kā Sofija, tur ir iņ-jaņ kā balansa zīme starp sievišķo un vīrišķo, tur ir tā kā kundalīnī, seksuālā enerģija iekšā, tur ir 3. acs iekšā, jo tur ir viens, teiksim, aplīts un apkārt vēl viens aplīts. Tas arī var nozīmēt kā saule un mēnesis, kā planētas. Un tad, ja viņu sākt griezt, viņš tāds, teiksim, hipnotizējošs, viņš kā portāls, kas ievad. Viņš, ja viņu sākt griezt, piemēram, es iedomājos veikalu, kur aizmugurē, piemēram, griežās, tad viņš ir kā čakra, tāda kā enerģētisks centrs un kā portāls, kas tevi tā kā ieved, tajā manā pasaulē, teiksim, un tajā enerģētiskajā realitātē. Un, respektīvi, tas viss kaut kā kopā sagājis. Bet tu šodien esi ieradusies ar 5 pudelītēm. Jā. Man ir vēl otra smarža. Testa materiāli, tās ir potenciālās nākamās smaržas vai kāds ir status? Jā, tātad Solsense pirmais aromāts visu formula ir izdarīta, pāris reizes viņu izlaidu. Bet tas tiks vēl ražots? Jā, būs vēl, bet vairs nebūs tā, kā bija iepriekš. Man katra līnija bija ekskluzīva, limitēta. Un sanāk, tā kā bija iepriekš, vairs tādas pudelītes, tāda iepakojuma nebūs. Tagad bet būs kaut kas, aromāts būs tāds pats, bet iepakojums vispārējais būs jaunā līmenī, teiksim. Un otra smarža ir ekstazīna, un tur, ja Solsense es izveidoju no tā stāvokļa, ka es jūtos ļoti tāda pārpilna un bagātīga un seksīga, ar to naudu, abundance, love, tur bija vārdi ielikt iekšā. Tad ekstazija ir bišku pretstats enerģijā. Es bišku, teiksim, noguru strādāt Dubajā, kaut kā bija pa daudz visa kā, un es aizbraucu uz Balī. Un tur es piedzīvoju tādu pilnīgu sievišķo enerģiju. Pilnīgi es atpūtos, es atlaidu visu vienkārši atlaidu. Un man tur bija kaut kāds connections ar savu iekšējo dvēseli, ar sievišķo enerģiju, ar kreativitāti. Un visus šos vārdus es ieliku ekstazī, un viņš ir tāds high vibes dod, kā nosaukums. Un Solsense nozīmē, teiksim, kā to iztulkot latviski? Dvēseles maņa. Jā, tāds dvēseles, connections, sensual, jā, es nezinu, kā čustvenā dušā, kā tas ir. Jūtīgā dvēsele. Jā, sensual, jā, kaut kas uz to pusi, Solsense, jā. Un tagad, sanāk, es tev parādīšu ekstaziju. Jā. Un ekstazija man ir 28 pudelītes palika Latvijā. Viņas vēl var nopirkt. Okay. Jā. Es tūlītāšu noreklamēšu vai arī nereklamēšu, lai paliek vairāk citiem. Jā. Tu vari atvērt un pamēģināt. Jā. Vai tu jau esi tā kā izdomājis, ka šis būs tas, kā tu vēlies sev pieteikt, tas vizuālais, vai tas vēl ir? Arī būs cits, būs savādāks. Tur ir guava, ļoti, ļoti īpašs augurs. Es nezinu, kā tās Solsense, kāds bija tas aromāts, bet šīs ir. Jā, tur ir vaniļa, sandalwood, ambra, tabaka bišku. Tāds dūmakains, man ļoti patīk tāds dūmakains. Es atzīšos, es esmu tā, kur ir ļoti piekusīgs smaržām, un man ļoti nepatīk aromāti, kuros parādās roze. Es nedraudzējos laikam ar rozi, kaut gan man rozes kā patīk.
Bet šis ir ļoti skaists. Tu vari, ja var uzpūst uz tevis, viņš atvērsies, jā, tu vari uz vienu vietiņu kaut kur uzpūst, jo es tev pēc tam iedošu vēl, un viņš atvērsies uz tevis arī savādāk. Cik fantastisks darbs man ir. Jā. Un tad ir, jā, tu pareizi pateici, ka man ir testeri līdzi, un es tagad esmu ceļā uz jaunas smaržas launču, un jaunā smarža sauksies Playgirl. Un viņai būs tāda ļoti, ļoti seksīga enerģija. Viss par tādu erotisko, seksīgo, tāds bordo krāsā būs Playgirl vibes. Bet tie visi ir potenciālie Playgirl vai kāds tas? Šitas ir Playgirl, un tur ir čerijs, ābolīts un alkohols. Tādas ļoti tādas vasara. Jā. Un ar alkoholiskām notīm, jo arī, vasara, jo čerijs un ābolīts, bet arī tā kā tas seksīgais vibes, ka tu aizej uz bāru. Un, nav tāds vienkārši salda vasara, nē, ir tāds... Arī var uzpūst uz rokas un atvērsies arī savādāk. Es braukšu mājās smaržošu riktīgi. Jā, to ķirsi ļoti jūt. Jā, un pēc kaut kāda laiciņa ķirsis bišku noies kā augstākā nots un paliks zemākās nots. Artis, te būs tūlīt operators būs dūmu mākoni. Un kas ir šie trīs? Šie trīs, okay. Šis ir dāvana tev. Jā, kā man ir uztaisīti varbūt 5 testeri, un tad viens nonāk pie tevis. Cik jau! Būs tev Playgirl aktivizācija. Paldies! Jā, es sapratu, ka tas būs kaut kas tāds īpašs, kas tev paliks, no manis. Jā. Tik jau. Viens ir šis, un tad nākamās ir arī potenciāli nākamās Bet es teikšu, ka uz ķermeni tiešām sāk smaržot citādāk. Jā, tāpēc es vienmēr saku uzpūst. Tas ķirsis drusku pazūd. Jā, kā pirmā nots, un tad viņa paliek tāda ļoti interesanta, tāda seksīga smarža. Es atvainojos visiem skatītājiem, ka jums nav iespēja šo Vēl pagaidām ekstazijā var pasmaržot Rīgā, satikties ar manu palīgu, manu feju, kas man palīdz nodot ekstaziju cilvēkiem, nosūtīt, var pasūtīt uz Eiropu, var Dubajā, bet Latvijā... Kas ir tas otrs aromāts? Playgirl, kas būs tev? Nē, bet kas ir tas bez ķirša? Kas tagad atverās? Tādas liķierīgas brendija, tādas, teiksim, zemākas, alkoholiskas notis. Jā. Man pat tā smarža, kas atverās, patīk vēl labāk. Jā. Jo uz pirmo viņš tiešām liekas tāds ļoti vispār smaržas ieteicams 2-3 minūtes noteikti vispār nesmaržot, jo tur kamēr alkohols iziet kaut kāds, un tad pēc kaut kāda laiciņa tas viss atvarās tieši tā kā vajag un sāka spēlēties ar ādu. Tā kā tas ir tā. Un tad nākamās man ir šobrīd Vanilla Baby padomā. Tas ir ļoti kaut kas salds, vaniļā, karamele. Es, man liekas, vairs vispār neko nejūtu. Es jau esmu. Jā, pirmās 2 ir diezgan spēcīgas, tāpēc varbūt tu tagad šo saldo no korķīša noteikti nesjutīsi. To arī vajag uzpūst uz ādas. Ja tev patīk vaniļa un arī... Man vispār patīk vaniļa. Jā, tad... viņš tāds maigs, es viņu redzu kā super tādu vasarīgu, priekš blondīnēm, tāds Vanilla Baby, tāds arī ļoti tāds, ne uz vakaru, teiksim. Jā. Tāds ļoti salds, vienkārši, ja gribas tādu... Man laikam tie dūmakainie labāk. Jā, šitas ir vairāk par tādu maksimālāko bezrūpības sajūtu, ka tu tā kā maksimāli tāds man patīk, man jāuzsaka tie nosaukumi, jo man šķiet, ka nosaukums ir daļa no tā, kāpēc mēs vispār pievēršam uzmanību konkrētajām smaržām un kāpēc mēs paņemam to pudelīti. Tāpat ir arī ar grāmatām, cik lielu lomu spēlē vāks tajā mirklī, ka tu izdari to izvēli, esot veikalā. Jā, un tad tagad pēdējais, viņš ir tāds uz vīrišķo pusi, uz unisex pusi. Tas man patīk. Jā, un viņš ir naudas kripto aromāts un sauksies tāpat, kur tagad ļoti
Vai nu es viņu nosaukšu par bitcoinu, vai nu es viņu Tas nosaukšu... būtu ļoti labs nosaukums. Jā, vai nu es viņu nosaukšu tā, kā mans vīrs tagad darbojas ar vienu projektu ļoti aktīvi, varbūt es nosaukšu viņu tā kā tēmā. Ļoti uniseks. Es teiktu, ka ļoti arī vīriešam šis aromāts varētu būt ļoti... Šis vairāk uz tādu vīrišķo un uniseks pusi. Bet arī daudzām sievietēm, un man pašai ļoti arī patīk, liekas, tāds attractive un tāds rich, wealthy Es crypto. teiktu, tāds pašpārliecināts. Jā. Parunājam vēl par smaržaņām. Man mīļākā tēma. Tev mīļākā tēma. Cik vispār tu ej dziļi šajā pasaulē un kā ir iespējams tavā ikdienā ienāk vienkārši tik daudz jaunas informācijas, jo mums šķiet, ka tā ir tikai smarža un es izvēlos rozi, peoniju, vaniļu, salieku kopā un super. Bet tā ir vesela zinātne. Jā, es to visu daru caur sevi, atkal caur savu tādu sajūtu un caur savu, piemēram, kā tas notikās ar Soul Sense un Ecstasy un Playgirl. Man ir kaut kāda enerģija, kaut kāda notiek aktivizācija, Soul Sense par naudu, par misiju, par tādu connection ar dvēseli, un dēļ tā tu esi abundant un laimē un mīlestībā un naudā un pārliecināts un seksīgs. Un tad es tā kā piedzīvoju pati šīs sajūtas, šo stāvokli, un man prasās kaut kādu smaržu. Un tad es atnāku pie sava parfumiera, un mēs saliekam to kompozīciju, mēs saliekam šo te smaržu. Tad es, piemēram, piedzīvoju stāvokli Ecstasy, un es atnāku tajā posmā, tas notika pēc gada vai pēc pusotra, atnāku pie parfumiera, mēs saliekam smaržu, mēs saliekam kompozīciju, kas uz doto mirkli liekas aktuāla un man pašai prasās. Bet tu pastaigā ar to aromātu, jo, kā mēs tikko runājām, es uzpūšu un tas aromāts pēc laika kļūst citādāks. Jo tev jau uz pirmo mirkli varbūt liekas, ka, nezinu, tas ķirsis vai tā tabaka, bet tajā mirklī, kad tu nonāc tādā ikdienas saskarsmē, tu sāc dzīvot un saprast. Ecstasy mēs taisījām 22 reizes, 22 testerus un aptuveni 8 vai 9 mēnešus, līdz es dabūju izcilu kompozīciju. Jo man bija svarīgi, lai viss ir perfekti, tā kā es iedomājos no šīm notīm. Un tad mēs likām tur vienkārši burtiski 1%, ja tu ieliec vienu noti pa daudz vai pa maz, es jūtu, kā mainās aromāts. Un mēs taisījām 22 variantus, lai ir izcilas proporcijas, lai tās notis molekulas savā starpā izcilas savienojas, jo var, piemēram, pielikt 1% ābolīša un ķirsis būs pilnīgi savādāks. Pilnīgi savādāks viņš kļūst vairāk saldens un uz augšu. Ja tu pieliec bez ābolīša, ķirsis kļūst tāda pati proporcija ar ķirsi, bet varbūt pilnīgi tā kā cita noskaņa. Un tas katrs procents, katrs piliens ir ļoti svarīgs. Un tāpēc mēs noteikti un arī testējam, kā atverās uz ādas, uz manas ādas, pēc tam es testēju uz vairākiem citiem cilvēkiem, es savācu feedbacku, es skatos, jo ir dažādas ādas, un uz dažādām ādām pilnīgi savādāk arī var atvērties. Jā, interesanti, ka viens aromāts atšķirīgiem cilvēkiem rāda pilnīgi citas tās sajūtas un asociācijas, un tas aromāts šķiet iegūst citas notis. Par ražošanas procesu. Tu esi izvēlējusies kādu ražotni, kur tas notiek? Mēs sanāk Dubajā, mēs ražojam, man ir parfumieris un tur ir ražotne. Un sanāk mēs sākumā uztaisam to galveno kompozīciju, mēs sākumā uztaisam, kas būs tā formula. Un pēc tam mums, teiksim, tās sastāvdaļas man ir ļoti svarīgi, lai viņas ir augstākas kvalitātes, maksimāli, cik ir iespējams, jo mēs jau smejamies, ka mans deguns atšķir, kad ir šitas kvalitāte un kad nav jo man ir diezgan alerģija no duty free kaut kādiem tādiem smaržām. Tie piegādātāji, kur piegādātās konkrētās ēteriskās, bet aromāta eļļas. Jā. Viņas ir varbūt no Itālijas, varbūt no Francijas. Guava mums ir no
Kolumbijas, un ļoti tā kā limitētā skaitā bija tieši tā guava, jo tas ir tāds īpašs, teiksim, auglis. Es viņu pati pagaršoju tikai tad, kad es saskāros ar smaržu. Es nezināju, ka ir guava auglis. Un to mēs izmantojām no Kolumbijas, un tad mums ir pāris sandalvūdi no Omāna. Mums tā kā labākais no iespējamiem variantiem. Mēs tā ļoti rūpīgi izvēlamies sastāvdaļas. Un, tā kā varbūt dažādas valstis, bet tas viss kopā saliekās un kastīte saražojas un viss pārējais iepakojums, visa mocerācija, tā kā viss, kas notiek tieši jau līdz gatavam produktam, tas Dubajā notiek. Cik tev izmaksā viena aromāta izstrāde? Es nedomāju viena pudelīte, ko tu tirgo, bet tīri tas izstrādes process. Ir dažādi, tas atkarīgs no tā, cik reizes mēs satiekamies ar parfumieri, lai uztaisītu to smaržu, un arī atkarīgs no tā, cik liels man būs pasūtījums no manas parfumieres. Mums tur tā kā dažādi tie, teiksim, dažādi komplektiņi, bet vispār var būt, ļoti grūti pateikt, jo mēs skaitam par lielu pasūtījumu. Teiksim, viņa uzreiz man tā kā ierēķina to formulas izstrādi un visu to produkšanu, visi tie procesi, etapi jau tieši ar viņu sadarbojoties, man tas ir iekļauts procesā, tad, kad es pasūtu jau, piemēram, ekstazijai es uztaisīju 300 pudeles, bet Solsens... Šeit ir tie kristāli. Jā, bet Solsens es taisīju pa 30, pa 50, pa 70, pa 100. Un tad ekstazijas uzdrošinājos uztaisīju uzreiz 300. Tu esi izvēlējusies ļoti konkurētspējīgu nišu, tirgu, aromāti, jo mēs runājam ne tikai par, mums, protams, ir parādījušies arī beidzot Latvijā jau pāris, laikam jau gan vairāk kā pāris gadus arī nišas aromāti, un tepat Spicē esošais crème de la crème ir kļuvis ļoti pieprasīts, un arī es tur atradu savu aromātu pēc ilgiem meklējumiem, bet kāds ir tas end goal? Tu esi domājusi, vai tu vēlies nokļūt tajā pašā crème de la crème, vai ir kāds konkrēts jau zināms zīmols, kura līmeni tu vēlies sasniegt? Ir tas, man gribas teikt, tirāžs, es runāju tādā drukātās preses līmenī, bet vai ir tas apjoms? Kas ir tas, kur tu vēlies ar saviem aromātiem nokļūt? Jā, es nezinu. Es nezinu, kā aizies, kā tas viss izveidosies, bet es turu prātā to vīziju, ka man ir mani veikali, es zinu, kā viņiem ir jāizskatās, es nezinu, tur nezinu. Tu gribi konkrēti savus veikalus, tu negribi būt tīklā? Es varu būt tīklā, ja man viņš patīk. Crème de la crème man patīk, ir veikali, kas man patīk, un es esmu, teiksim, man tas ir saskaņā, un ir tīkli, kas, piemēram, man nav saskaņā. Bet tas ir, protams, viss arī attiecīgi līmenim, kad šīs ir nišas un luxury un high-end, teiksim, līmenis. Runājot Runājot par high-end līmeni, šīs ekstazija ir iespējams iegādāties? Jā. 50 mililitri, tas arī ir tas. Kāda ir cena, piemēram, šim? 144 eiro pagaidām ir ekstazija. Bet nav nemaz tik dārgi. Tik dārgi, jā. Tāpēc, ka pagaidām tas viss notiek, teiksim, mums šobrīd vēl nav mājaslapas, mums vēl nav veikali, tas šobrīd ir ļoti laba iespēja pa labu naudu nopirkt ekstaziju, jo tas viss notiek tā, mēs tā kā pārsūtam no Dubajas uz Latviju, un tad tas notiek tā caur mums, caur direct message'iem. Bet šobrīd, protams, šodien man bija pilnīgi saruna ar dizaina izstrādātāju mājaslapai, kas būs uz Shopify, kas būs attiecīgi jau interneta veikals nopietns, jau skaists, ērts beidzot. Un kā tu domā risināt, piedodas tev pārtrauc, bet šo produktu specifiku, ka tomēr to nav iespējams attālināti pasmaržot? Jā, man ir idejas ar testeriem, man ir idejas attiecīgi
par punktiem, kur var pasmaržot tomēr, ka tev ir gan internetu veikals, protams, gan iespēja pasmaržot. Un, respektīvi, visi šie šobrīd procesi, kas notiek, firmas atvēršana jau Dubajā, mājaslapas izveidošana, citā līmenī mums kaut vai korķītis jau būs personalizēts savs ar manu logotipu iegravētu. Tur viss būs jau tā ļoti skaisti. Kad es, atgriežoties pie tā, ka tu esi tomēr vizuālists un estētiķis. Jā. Tāpēc man ir ūber svarīgi. Šobrīd es bišku nepieeju vēl šajā līmenī pie šī kā biznesa. Man svarīgi, man vienalga, cik maksā tas molds, jo mums ir korķīts no 4 daļām, bet man galvenais, lai ir skaisti un lai ir beigās rezultāts tāds, kādu es vēlos. Jo, piemēram, šis nav mans korķītis, un viņš nav, piemēram, labākais, ko var izdarīt. Bet es zinu, kā var uztaisīt labāk korķīti, labāk vēl visu, un es gribu uz to iet. Ja runājam par luksus un nišas aromātiem, kurš ir tas zīmols, kurš tevi pašu varbūt iedvesmo, vai kurš ir tās smaržas, kurš tu līdz šim, jo es pieļauju, ka šobrīd tava aromāti tomēr ir tie, ko tu gan testē, gan rādi. Kurš ir tas zīmols, kurš tev varbūt patīk, jā? Īstenībā vairāki, un katram zīmolam ir arī kaut kāds savs tas momentiņš vai kaut kāds savs tas bestseller, kas man patīk, bet arī atkarīgs no stāvokļa. Piemēram, man riebās līdz šim šitas populārais Maison Courgane Baccarat. Riebās, nevarēju izturēt, galva sāpēja, pārāk dūmakains, pārāk spēcīgs. Un šonedēļu es kā traka pūšos, mamma ir, un es vienkārši no mammas ņemu un pūšos, un ļoti daudz, un es viņu praktiski nejūtu. Un man tāds, kā tas izmainās, tas ir ļoti interesanti arī pasakot līdzi. Jā, šobrīd man patīk īstenībā visiem zināms šis Baccarat. Man patīk vēl Initio smaržas, jo viņiem tas koncepts līdzīgs, laikam vienīgais brands, kas man atsaucās pēc tā, ka viņiem ir arī klāta enerģija. Viņi arī tādi izmanto, man patīk ļoti nosaukumi, tur high frequency vai side effect, patīk, kā viņi arī darbojās. Tad pāris smaržas no Kilian man patīk. Angel Share. Jā, man patīk. Mana mīlestība. Jā. Es zinu, ka daudziem viņi ir mīlestība, bet tās ir mans aromāts. Jā, man viņš patīk. Tad arī īstenībā no Tom Forda man pāris smaržas patīk. Un no kaut kādiem vēl pāris nišas, kaut kādiem nesuper populāriem brandiem man dažreiz var ļoti kaut kas iepatikties. Skatoties uz to stāvokli. Ļoti interesanti. Es esmu bezgalīgi pateicīga par šo dāvanu, jo es kā reiz tuvākajā laikā došos savās franču brīvdienās. Man šķiet, šis aromāts man noteikti ceļos līdz manā čemodānā, un man šķiet, tas būs tieši tas, kas vajadzīgs. Pirms es no tevis atvedos, pirms es tev laižu projām, jo es saprotu, ka arī tavs laiks ir ierobežots. Mūsu epizodes atbalstītājs zīmols Laima. Respektīvi, kopā ar zīmolu Laimi man ir radušies 31 īsais jautājums. Aha, ok. Pavisam īsi, kas tev pirmais ienāk prātā. Šeit nav nekas sarežģīts, nebūs matemātika, jārēķina, nebūs. Dubaja vai Rīga? Dubaja. Ok, Dubaja ziemā un Rīga tagad maijā, jūnijā. Es gan teiktu, ka mums tas mājas un jūnijas, varbūt vēl mājas, tas jūnijas gan tāds. Pabeidz teikumu, mans mīļākais aromāts ir. Manējais. Kurš? Ok, uz doto mirkli Playgirl. Ja tev būtu iespēja radīt aromātu vienai vēsturiskai vai izcilai sievietei, kur tā būtu? Mana mamma. Un kādas sastāvdaļas tu izvēlētos? Es kaut ko maigu, kaut kādas rozes vai peonijas, vai, un klāt es pieliktu kaut ko dūmakainu, arī kaut ko tādu spicy. Vai laimi var nopirkt par naudu? Ok, nē. Ok. Pabeidz teikumu, mans sapnis ir.
mans sapnis ir nodzīvot maksimāli autentisku savai dvēselē dzīvi. Kuru modes pirkumu tu vēl tikai iekāro? Modes. Pēkšņi aizmirsu visu, ko es gribu. Es gribu čūskas kaklarotu no Bulgari. Cerams, ka Tomas šobrīd skatās. Maza iespēja, bet Parādīšu šo. Jā, šo izrāvumu. Jā. Vērtīgākais, ko tev ir iemācījis tavs vīrs? Mīlēt, kā ir tas unconditional love? Bez nosacījuma mīlestība. Vērtīgākais, ko tu esi iemācījis savam vīram? Pieļauju, ka tas pats. Kurš ir tavs produktīvākais diennakts laiks? Rīts. Piena vai tumšā šokolāde? Piena. Pabeidz teikumu sports man ir. Sports man ir vienkārši sakārtota veselība. Jā. Viens vēstījums tai meitenei, kur strādā par kasieri, 2,70 stundā un vēl nezinu, kas viņu sagaida. Ka viss, ko viņa grib un kur un kā viņa grib, viss piepildīsies. Iespaidīgākā manifestācija, kas ir realizējusies? Nu, tādas iespaidīgākās, laikam, tās pirmās, ka tu tikko sāc, bet no pēdējām man vienkārši ienāk prātā privātā lidmašīna. Jums ir? Pagaidām ne, bet mēs šogad lidojam vairākas reizes. Jā. Tā kā ar čārterreiz, jā. Kur ir biežāk lietotā aplikācija tavā telefonā? Pieļauju, ka Instagrams. Īsziņa vai zvans? Īsziņa. Kas ir tavs slēptais talants, kuru neviens nezina? Kuru neviens... Tas varbūt arī kaut kas muļķīgs. Daži cilvēki, prot, ar mēli sasiet ķiršu kociņu. Varbūt tev arī ir kaut kas, ko tu... Vispār nekas neienāk šobrīd prātā, ko varētu tā kā nezināt. Jā, es nezinu. Labi. 3 lietas, kas tev ir nepieciešams laimei. Mīlestība. Tās saskaņa ar savu dvēseli un sekot līdzi savai dvēselei. Un pārpilnība. Kafija vai šampanietis? Kafija. Par ko tu pēdējo reizi raudāji? Droši vien tāds kaut kāds bija atlaišanas transformācijas mirklis, un tad es kaut kā raudāju, ka es sapratu vienas lietas, teiksim, vienus blokus, kas mani 3 gadus šobrīd atturēja no, teiksim, nākamā līmeņa. Un tad es kaut kā tā visu sapratu, un tad man bija tāds releasing moments, kārtīgi izraudājos. Palaidi visu vaļā. Jā. Kas ir tavs grēka našķis? Tam obligāti nav jābūt našķim, nezinu, tur... Tā, kā to izprast līdz galam? Tā kā, nezinu, varbūt, ka tev ļoti patīk skatīties kaut kādas Love Island, ko parasti cilvēki kaunās atzīties, vai tev, vai tu esi atkarīgi no čipsiem. Kaut kas, ko tu pati tā kā saproti, ka tas nav... Vispār es būšu atklāta. Es ļoti bieži varu scrollot, es vienkārši aizsēžos Instagramā bieži. Tā kā es varu mazāk izmantot telefonu. Es zinu par šo grēku. Jā. Mīlestība mūža garumā vai finansiālā brīvība mūža garumā? Mīlestība. Pirmā vai pēdējā mīlestība? Tā. Kā tas arī tiek domāts? Pēdējā. Kas tev liekas īpašāka? Filma, kas tev vienmēr liek raudāt? Nē, esmu arī baigi... filmu. Labi, es vienreiz ļoti raudāju, kad es pirmo reizi paskatījos Titaniku, vai kaut kas tāds dramatisks un man traģisks. parasti ir grūti tās filmas, kur ir kaut kādi, piemēram, dzīvnieki, tas Mārlijs un es, kur viņš beigās nomirst, un tad, vai Hachiko. Viss ap tādu kaut kādu tādu cilvēcisko un emocionālo, jā. Visu laiku vērtīgākā izlasītā grāmata? Ir tāda grāmata, kas saucās
tā kā atbilde. Es nezinu, vai viņa ir iztulkota latviski, bet man viņa arī iedeva ļoti daudz skaidrības un paskaidrojumu par to, kā strādā visa šī te manifestācija. Tas tieši par enerģētiku, jā, par manifestāciju, vizualizāciju. Tur viss tā ļoti vienkāršā, bet dziļā, izcilā valodā aprakstīts loģiski. Ja ir, teiksim, cilvēki iesācēji, viņiem gribās vairāk to izprast, saprast, tad tā ir ļoti laba grāmata. Tūlīt visu izpirks Amazonā. Visbiežāk atskaņotā dziesma tavā Spotify? Man ļoti mainās enerģija, ļoti mainās mūdi. Man ir vispār vairāki playlisti uztaisīti, var padalīties ar linkiem. Man jau tur 500 vairāk sekotāji manām playlistēm. Bet tev ir publiskie playlisti, tad var vienkārši ieiet tavā Spotify kontā un paklausīties. Jā, un tad man ir tie playlisti tieši pēc vaibiem, pēc mūdiem. Bet tagad, tieši šajās 2 nedēļās Latvijā, man ļoti iepatikās tagad dziesma ir Wonderwall vai Wonder kaut kas, Wonderland, kaut kas tāds. Un man viņa dod kaut kādu tādu foršu vaibiņu tagad mašīnā braukt. Pabeidz teikumu, ja esi Dubajā, tev noteikti jāredz, jāapmeklē, jāaiziet, jāizbauda. Kas ir tā pirmā lieta, kas tev nāk prātā? Labi, pirmā lieta Burj Khalifa, bet tas ir tāds tipisks, teiksim, momentiņš par Dubaju, bet tas bija pirmais, kas ienāca prātā. Dārgākais apģērba gabals aksesuārs tavā gardrobē? Laikam pulkstenis, Rolex pulkstenis. Ja par tavu dzīvi kāds uzņemtu filmu, kāds varētu būt nosaukums? Wow! Tev ar tiem nosaukumiem diezgan viegli iet, bet filma tas ir tāds, jo smarža ir par kaut kādu konkrētu stāvokli vai momentu, bet filma ir kaut kas visaptvaroši. Bet, es nosauktu viņu savā vārdā, un tad kaut kas blakus. Tur Sofija Kralova un tur Path to Billion, piemēram, vai Royal Family. Un kura aktrisa varētu atveidot galveno lomu? Es. Es domāju, ka tu teiksi kādu Penelope Cruz vai Salma Hayek. Tikai es. Un pabeidz teikumu, laime ir? Laime ir. Laime ir. Vienkārši laime ir. Ļoti labs, kā pabeigt teikumu. Laime ir. Mums tikai katram tā laime ir jāatrod, jāpieradina un jāspēj saprast, ka mēs visi esam pelnījuši laimi un mums visiem tā noteikti būs. Milzīgs tev paldies, ka tu atnāci parunāties ar mani, padalīties, pastāstīt. Protams, īpaši paldies par šo. Un es teiktu, ka tas nav tikai tāpēc, ka tu man uzdāvināji šo aromātu. Man gan ļoti patīk arī ekstazija, bet man liekas, ka manam ķermenim vislabāk tieši sēž šis aromāts. Es neparvēlti tā kā pikoju. Jā, tā uzminēts, vai tas tā sakrit un tā gadījās. Man būs šobrīd, es parasti necenšos piesakot cilvēkiem, kurus es nepazīstu personīgi, bet man ir interesanti viņiem piesakot pēc tam, kad es ar viņiem esmu iepazinusies, un man būs ļoti interesanti turpināt sakot tev līdzi un skatīties, kur tad tavs profesionālais un privātais ceļš tev aizvedīs tālāk. Tu man ļoti iedvesmojies to manifestēšanu, un, kas zina, varbūt es būšu nākamā, kur iegādāsies tavu kursu, jo acīm redzam šī joma man pieklibo, neesmu es tikusi pie tā cheat code. Man ir jātiek. Šodienas viss. Jā, viss ir iespējams. Man ir jātiek pie tā cheat code. Es ļoti tiešām novēlu un ceru, ka aromātu pasaule kļūs par tavu profesionālo ceļu, jo man šķiet, tev tas ne tikai padodas acīm redzam, bet tev tas arī ļoti, ļoti aizrauj. Jā. Un man kaut kā passionate mīlestība, jā. Jā, un man kaut kā gribētos tev redzēt tieši šajā, un es nezinu, vai noteikti kaut kur pasaulē iespējams tu tiks arī līdz savam Sofija Kralova veikalam, bet es ļoti priecātos arī Crème de la Crème redzēt, ka ir atsevišķs stends, kurā tad var iegādāties tavus aromātus. Un tagad es patīkami ieintriģēt, es ļoti vēlos tikt pie tām pirmajām smaržām. Man ļoti interesē, kas tad tur ir. Varbūt kāda sekotāja, kurai ir, var man vismaz atsūtīt kādu parauga testerīt, lai es vismaz zinu, kas tad tur bija. Bet gan jau, ka būs arī vēlreiz šis aromāts. Paldies tev. Pirms es tev laižu projām,
No kanāla ģenerāla sponsora tirzniecības centra Spice. Paldies. Tev ziedi. Ļoti skaisti. Kvantum projekta krāsās violets. Jā. Jā, un sarkans ir Playgirl smarža. Nu, tā kā Playgirl smaržas krāsa. Tā kā Mums viss bija saskaņots notiek, un pārdomāts. Jā, no epizodes atbalstītāja zīmola Laima. Laima ir. Jā. Tev arī tāds našķis. Paldies. Jā, milzīgs paldies. Un no epizodes atbalstītāja zīmola Dav tev arī tiem mierpilnajiem vakariem dušā. Jā, fantastiski. Tā, es nolikšu varbūt šeit. Jā. Un no manis tev milzīgs apskāviens. Gribu saskauties. Es varu. Droši celies augšā. Lai viss krīt.